Tā, nu vēl vienu minūti pagaidīsim, jo cilvēki vēl slēdzās klāt. Sakiet, tīri tehniski es tad nolasu prezentāciju, un tad mēs tos jautājumus Jā, un tad izrunājam. tos Ja? jautājums, jā. Un arī pēc tam ar cilvēku var droši. Es tur Jā, tā jā, kā ņēmu, jā, dažos slaidos arī iestrādāju tos jā, jautājumus, kurus iepriekš jūs sūtījāt. jā. Tā mēģināju jau viņus tā kā paskatīties. Tā ir 2 minūtes pāri 10. Es domāju, ka mēs varam arī sākt. Mani sauc Linda Romela, un es esmu eksperta izglītības un nodarbinātības jautājumos Latvijas Brīvo arotbiedrību savienībā. Ir jāsaka tā, ka pensiju jautājums ir ļoti aktuāls, ņemot vērā demografiskos izaicinājumus. Un arī par to mēs arī runāsim. Noteikti arī Edgars Vojskis par to arī runās arī savā prezentācijā, jo izskan arī dažādas versijas par to, ka varētu palielināt arī pensionēšanās vecumu, cik tas ir iespējams. Tas ir diskutabls jautājums, jo jāņem vērā, ka veselīgi nodzīvoto mūžu gadu skaits Latvijā ir viens no viszemākais starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vēl viens arī aktuāls jautājums, kas interesē mūsu kā arotbiedrības biedrus, ir arī izdienas pensijas. Un mēs visi droši vien esam dzirdējuši ziņās, kad ir izskanējis, kad valdība ir uzņēmusi kursu uz izdienas pensiju sistēmas reformu. Mēs jāsaka tā, ka mēs sazinājāmies arī ar valsts kanceleju, un viņi ir izstrādājuši jaunu piedāvājumu, kur arī viņi prezentēja tātad valdības ministriem, tātad, manuprāt, tas bija otrdien vai trešdien, bet pagaidām tas jaunais piedāvājums mums nav pieejams, bet mēs turam roku uz pulsu, un tik līdz būs, tā mēs arī dalīsimies ar savām dalību organizācijām. Un, lai diskutētu šodien par pensiju jautājumiem, mēs esam arī uzaicinājuši uz webināru ekonomikas doktoru zinātņu. Tātad ekonomikas zinātņu doktoru Edgaru Voļski, kurš mums arī parādīs prezentāciju, un pēc tam mums būs laiks arī jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, Edgar, vārds jums. Jā, paldies, Linda, liels. Un tiešām tā tēma ir kļūst katru gadu aktuāla un aktuālāka. Bet šodien, ko es gribētu veltīt laiku, dot iespējams nedaudz pastīties uz pensiju sistēmu un pensiju kā tādu nedaudz no cita skatu punkta, proti parunāt nedaudz tādā skatījumā, kad mēs runājam par pensiju sistēmu, mēs runājam par viņu attiecīgi, arī kā esmu nosaucis šo prezentāciju, ka pensiju sistēma ilgspēja individuālis laikmetā. Ar to saprotot tādu lietu, ka pēc būtības, lai arī mēs bieži dzirdam virkni paziņojumu publiskā telpā par to, ka mums nebūs pensijas, mēs līdz pensijai nenodzīvosim, bieži tādi citāti parādās, ka valsts sociālā budžetā ir vairāki simti miljoni deficīts, vairāki simti miljoni pārpalikums. Latvijā vidējā pensija ir tik un tik eiro. Kad mēs dzirdam šos paziņojumus, it kā tie mūs sabiedē, mēs sākam runāt par to, ka mēs tāpēc nonākam līdz tiem citātiem, kurus iepriekš pieminēju, bet arī pašā laikā mēs bieži neaizdomājamies to, ka īstenībā kā pensija kā tāda, šis ienākums, mūsu nākotnes ienākums, ir atkarīgs tikai un vienīgi individuāli no mums. Mēs esam paši tā, latviski izsakoties, paši savas nākotnes laimes kalēji. Protams, valdība mums valsts izstrādā noteiktu sistēmu, rada sistēmu, kā mēs varam veidot savu pensiju, bet viņa pati par sevi ir mūsu personīgais individuālais nākotnes ieņēmums, par kuru mēs sākam jau rūpēties jau maksimālā. Un šodien arī ir par to stāstījums, un tāpēc mēs nedaudz padalīšos ar jums ar skatienu uz pensiju sistēmu, ne tikai kā no sociāla, bet arī no ekonomiskā viedokļa, un tāpēc arī
no savas puses būs nedaudz arī pāris stāstījumi par ekonomikas jautājumiem. Bet pirms sākt savu stāstījumu, es gribētu atgriezties pie šīs grāmatas. Tā ir tā grāmata, kur es kādreiz arī izlasīju, kad sāku studēt ekonomiku, un arī kādreiz, kad pieņēmu lēmumu rakstīt savu darbu par pensiju un pensiju sistēmām kopā analizējot. Šī ir Ādama Smita grāmata, kas ir sarakstīta 1776. gadā, kura saucās Tautu bagātības, tulkojumā latviešu valodā Wealth of Nations, kura pēc pamata bija pamats tai zinātnē, ko mēs šodien saprotam kā ekonomika, un kurā tika ielikta virkne frāžu, kuras šodien sasaucās arī ar to, kuras mēs varam pārnest no ekonomikas stāstījuma attiecība arī uz pensiju sistēmu. Un tāpēc šī grāmatā, kad arī viņu lasīju cauri, es identificēju pāris labus citātus un frāzes, kuras runā par to, kāpēc ir svarīgi domāt par ekonomiskām lietām, par nodarbinātību, par atalgojumu un galu galā, kāpēc mēs runājam par šo individuālismu. Un tad pirmā frāze, kuru es atradu šajā grāmatā, kur Ādams Smits arī runā par sabiedrības labklājību, kur viņš ir pasaka tādu, ka jebkuras sabiedrības labklājības pamatā ir cilvēka darbs. Tad, lai sabiedrībā cilvēki gan individuāli, gan kopumā, gan valsts kopumā dzīvotu labklājībā, ir svarīgi nodrošināt cilvēkam darbu. Un tāpēc arī šī frāze, no vienas puses viņa ir īsa, bet arī pašā laikā viņa runā par ļoti nopietnām kategorijām, tad pamatā ir cilvēka darbs. Un tad ir otra frāze, kas nedaudz pāriet no tādas kopējas sabiedriskas skatījuma, mēs vairāk runājam par kopējo skatījumu uz individuālo, ka katra individuālā sociālā labklājība ir definējama kā strādājošā individa personīgā darba nopelns vai trūkums. Tad attiecīgi mēs katrs rūpējamies par savu labklājību. Tad attiecīgi, cik darba mēs ieguldam, cik mēs veicam reāla darba ar pievienoto vērtību, ar ekonomisko vērtību, vai tas ir publiskās darbs, vai tas ir privātā sektora darbs, jebkura veida darbs, kas ģenerē mums ienākumus, viņš rada ekonomisko vērtību, mēs radam sev attiecīgi nopelnu vai trūkumu. Vai cilvēks var izvēlēties nestrādāt, nedarīt darbu, ja, tad arī attiecīgi tas individuālais labklājības līmenis būs nedaudz savādāks. Ja, un kā redzat, šīs ir attiecīgi atsaucas to, tad šī grāmata mums ir par pamatiem, kad mēs skatāmies uz to, ka mēs domājam, kas ir labklājība, kas ir sabiedrības labklājība un kas ir individas labklājība. Un pamatos, tātad ir šī tautu bagātība grāmata, no kurienes arī sākās pēc būtības zinātne kā ekonomika, un ar to, ka mēs skatāmies arī nedaudz uz sociālo apdrošināšanu, uz pensijām, tad tas sasaistās ar darbu. Un ko tad es gribētu šeit, varbūt pirms mēs dodamies jau pie kaut kādiem detaļām, ir pāris atziņas par Latvijas pensiju sistēmu. Ja? Un kas ir svarīgākais ir, pirmkārt, mēs sakam, jo agrāk mēs apzināsimies, ka ir jāiesaistās pensiju sistēmā, jo kas ir neizbēgama, jo, diemžēl, vecums ir neizbēgams, un cilvēkam krājot un strādājot, un līdzdalība pensiju sistēmā, sociālās apdrošināšanas sistēmā ir neizbēgama. Un attiecīgi, jo agrāk mēs iesaistamies, jo vairāk mēs vecumdienās no tā baudīsim. Tātad mūsu pensiju kapitāls strādājot mums iespēja uzkrāt maksimāli lielu pensiju kapitālu, jo ilgāk atrodoties darba tirgū, esot lielākam stāžam, attiecīgi mums šis pensiju kapitāls uzkrājās. Un tādā veidā, jo agrāk mēs to saprotam, apzināmies, attiecīgi no tā mēs vairāk baudīsim nākotnē. Un tad ir tāds interesants jautājums, ko es arī identificēju, atcerieties, ir tas teiciens, ko teica Winstons Churchills attiecībā par tādu jēdzienu kā demokrātija, ka demokrātija nav nekas labs, bet nekas labāks nav izgudrots. Tad ņemot vērā arī mēs paskatāmies jau uz pensiju sistēmu, arī tā ir vienmēr kritizēta un uzskatīta par negodīgu un neperspektīvu, jo bieži, kā es sāku šodien stāstījumā, bieži tiek runāts, ka pensiju sistēma nav laba, reformas bija nevietā, nākotnē mums pensijas nebūs, bet tajā pašā laikā, ņemot vērā tās demogrāfiskās problēmas, par kurām mēs runājam, un šodien arī mēs nedaudz pie viņām pieskarsimies, tām ekonomikas problēmām, kas laiku pa laikam mums notiek,
Pēc būtības tā sistēma, kura šodien eksistē Latvijā, tas ir tas optimālais modelis, sociāla-ekonomiskais modelis. Tad nav tikai un vienīgi tas sociālie elementi, tur nav tikai un vienīgi ekonomiskie elementi ielikti. Tātad mēs runājam par šo individuālistu laikmetu, kad cilvēks šodien, kad ir arvien vairāk un vairāk noslēdzās domāt par saviem personīgajiem labumiem, individuāliem labumiem, par savu nākotnes ienākumu, tad attiecīgi ņemot vērā to cilvēku uzvedību tajā modelī, kurā mēs šodien dzīvojam, sociāla-ekonomiskā, tā sistēma ir optimāla, ņemot vērā šo sociāla-ekonomisko struktūru, iedzīvotāju struktūru, vecumu struktūru, nākotnes prognozes, kādas būs attiecībā Latvijā, tad šodien viņa ir tāda arī varētu uzskatīt līdzīgi kā demokrātija, kur tiek kritizēta bieži, bet arī pašā laikā tie sasniegumi, kurā mēs dzīvojam, attiecīgi tas nodrošina mums to optimizāciju. Un ja mēs paskatāmies nedaudz uz pensiju sistēmu, tad un arī Latvijas pensiju sistēmu, kad Latvijas pensiju sistēma balstās uz 3 galveniem pilāriem, ja, vai varētu teikt principiem. Tad pirmkārt ir šis solidaritātes princips. Un, kad es runāju par šo solidaritātes principu, es šo nesaprotu tādā veidā, kad ir cilvēki, kas ir sasnieguši pensionēšanās vecumu, ir strādājošie iedzīvotāji un kuri solidāri uztur esošos pensionārus. Šeit es vairāk domāju par solidaritāti, solidaritāti starp valsti un starp iedzīvotājiem. Ko es ar šo saprotu? Tad attiecīgi cilvēkam ir atbildība veikt šos maksājumus, godīgus maksājumus, sociālos maksājumus, domājot ne tikai par esošiem pensionāriem, bet arī domājot par savu nākotnes individuālo pensiju. Jo valsts solidāri jums ir iedevusi sistēmu, kuru pārvalda sliktāk vai labāk, bet tomēr, kā mēs iepriekš runājām, tas ir tas optimālais modelis, pēc kura mēs sociāli šodien varam domāt. Un pastāvot solidaritātei starp valsti nodrošināt attiecīgo pensiju sistēmu, pie visiem sociāla-ekonomiskajiem, demogrāfiskiem izaicinājumiem. Cilvēkiem ir atbildība, es pat teiktu līdzatbildība, veikt iemaksas, sociālās iemaksas, lai krātu gan savu pensiju, lai nodrošinātu sev nākotnē pensiju. Tātad solidaritāte šajā skatījumā tiek skatīta kā līdzatbildība starp valsti un iedzīvotājiem. Otrkārt ir šis taisnīguma princips. Ja, un taisnīguma princips paredz to, ka, kā es šeit nosaucu, individuālā ieinteresētība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka katram cilvēkam, tad veicot iemaksas, viņš attiecīgi sasniegs noteiktu nākotnes ienākumu līmeni, piedaloties pensijā un maksimāli izmantojot visus instrumentus, kas ir iestrādāti pensiju sistēmā. Tātad gan pirmo, gan otro, gan trešo līmeni. Arī iespējami cilvēks var izmantot, mēs nedaudz vēlāk parunāsim par tādu lietu kā par 0. pensijas līmeni un 4. pensijas līmeni, kas nav noteikts likumdošanā, bet cilvēkam nedaudz skatoties un plānojot savu dzīvi, plānojot savus finanses, attiecīgi ir iespēja nodrošināt sev attiecīgo ienākumu nākotnē, piedaloties pensijā. Tad valsts nodrošina jums sistēmu, jūs veicat iemaksas, jūs veicat uzkrājumus, ja, jo agri vai vēl šis pensionēšanās vecums pienāks, un lai nebūtu brīdis, kad jūs sasnieguši attiecīgi pensionēšanās vecumu un gribat doties atpūtā, tad lai jums saprotot, ka jā, diemžēl tā pensija nav tik liela, jums nav jāuzdod sev jautājumu retrospektīvi, kāpēc es kaut kādā brīdī kaut ko neizdarīju. Ir svarīgi tas, ka no pirmā dienas, kad jūs sākat strādāt, jūs sākat domāt arī par pensiju. Protams, par tādu ilgtermiņu plānošanu cilvēkiem ir grūti, sevišķi jauniem cilvēkiem, bet, protams, tuvojoties šim pensionēšanās vecumam, attiecīgie lēmumi jāpieņem. Lūk, un te ir vairāk runa par to, ka jā, ir šī individuālā ieinteresētība. Un trešais ir brīvprātīguma princips. No vienas puses ir šis saucamais 1. un 2. pensiju līmenis, kurš veidojas no mūsu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, bet tādā pašā laikā mēs domājam par to, ka ir arī 3. līmenis, un mēs arī nedaudz pieskarsimies šodien 3. pensiju līmenim, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Kādā veidā papildus veikt sev uzkrājumus, nākotnes uzkrājumus, lai jums tas nākotnes ienākums, tā pensija nākotnē būtu pietiekams, atbilstoši jūsu ienākumam. Un arī tas runā par to, kad mēs arī šeit pieskaramies, mēs vēlreiz arī es nedaudz pastāstīšu vēlāk, ne tikai par šo 3. pensiju līmeni, bet arī saucamo 0. pensiju līmeni, kā arī 4. pensiju līmeni, domājot par savu nākotni.
Ja, jo mēs nevaram bezatbildīgi dzīvot šodien to, kad nedomājot par to, ka jāveido uzkrājumi. Un arī nedaudz atgriežoties pie makroekonomikas teorijas, kad ir svarīgi labklājīgas sabiedrības attīstības pamatā ir uzkrājuma veidošana. Vai ieguldījumu veidā, vai noguldījumu veidā, vai šo te ieguldījumu nākotnes pensijas nodrošināšanā. Un saliekot šos 3 principus kopā, pēc būtības mēs varam runāt, kad šis runā par pensiju sistēmas stabilitāti, jo primāri mums jānodrošina ir stabilitāte pensiju sistēmai, ilgtermiņa stabilitāti un attiecīgi, lai mēs nodrošinātu sev ienākumus atbilstoši saviem ieguldījumiem, individuāliem ieguldījumiem. Jo neviena valsts mums nodrošina šo sistēmu kā tādu. Mēs esam atbildīgi par, teiksim, līdzdalības sistēmā, veicot iemaksas, nodrošinot un veicot uzkrājumus, nodrošinot sev nākotnē atbilstošas vecumdienas. Un nedaudz šeit tāda schematisks attēls. Es pieņemu, ka daudz ar jums ir aptuveni redzējuši, kā darbojās pensiju sistēma. Šī 3 līmeņu pensiju sistēma. Un attiecīgi ir svarīgi saprast to, ka, jā, kad mums ir 3 līmeņu pensiju sistēma, kas veidojas pēc būtības no mūsu atalgojuma. No atalgojuma fonda, ko izmaksā mums darba devējs, ko veido darba devējs, ko veicam mēs paši iemaksas attiecīgi, bet tas ir mūsu nākotnes vecuma pensija. Un pēc būtības, kā šeit norādīts schēmā, tad pirmkārt ir tas, ka mūsu kopējā iemaksu likme, viņa, protams, mainās laiku pa laikam. Tad bija 33%, tad bija 35%, 34%, tad atkarībā no šī nākotnes kopējās sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas budžeta veidošana. Un šī pārdala attiecīgi starp pirmo un otro, teiksim, to daļu, ko maksājat jūs kā darba ņēmējs, ir 10,50%, savukārt attiecīgi tā darba devēja daļa, ko papildus, kas ir izmaksa, ko veido darba devējiem, ir šie 23,59%, bet tādā pašā laikā šī kopējā likme, viņa tad mainās, tad ir 34,09%, tad 34,59%, tad vienu brīdi bija 33,09%, bet aptuveni šajā ietvarā viņa atrodas. Svarīgākais, protams, ir šī te pārdala starp pirmo un otro līmeni, jeb 20% aiziet tieši pensiju apdrošināšanai. Un tas ir svarīgi. Un notiek šī te pārdala starp pirmo un otro pensiju līmeni, par to mēs nedaudz vēlāk arī parunāsim, bet ir svarīgi tas, ka tā pirmā daļiņa, kas no 1. janvāra šī gada ir 15%, tad aiziet šodienas uz pensiju apdrošināšanas budžetu. Tiešā veidā tas aiziet uz sociālas apdrošināšanas un tālāk nonāk pensiju apdrošināšanas budžetā. Savukārt šie 5% aiziet jūsu personīgi individuāli izvēlētā pensiju plānā, ko pārvalda individuāli privātie pensiju pārvaldnieki jūsu pensiju plānā, kur glabājās šī nauda. Kāda ir svarīga atšķirība? Šī nauda, kas aiziet pirmajā līmenī, šie 15%, viņi aiziet tiešā veidā kā nauda, lai finansētu šodienas izmaksas sociālas apdrošināšanas, un mēs specifiski runājam pensiju apdrošināšanas izmaksām. Tad nauda aiziet šodienas konkrētajiem vecuma pensiju saņēmējiem. Bet tanī pašā laikā, kas ir ļoti svarīgi, šis NDC, kur valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ietvaros ir izveidojis jums atsevišķu jūsu pensiju kontu, kurā valsts uzskaita saistības personīgi pret jums, jūsu nākotnes pensijas aprēķinam. Tātad šeit ir nosacīta šie notional pension liabilities, jeb nosacītās pensiju saistības, kur valsts uzņemās šīs saistības pret jums izmaksāt pensiju nākotnē atbilstoši jūsu ienākumam. Tad, ja jūs nosacīti saņemat noteiktu algu, tātad 20% no jūsu algas tad aizies šai te attiecīgi caur šo maksājumu aizies tātad uz šo te uz pensiju apdrošināšanu, un tādā pašā laikā šī 15% tiks nodalīta, ka nauda aizies šodienas finansējumam, bet tādā pašā laikā valsts jau pret jums uzkrās saistības, tas sāks veidot jūsu nākotnes pensiju kapitālu.
Un katru mēnesi, tad saņemot algu, šī daļiņa aiziet uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pret jums uzkrāja saistības. Tas ir viens elements. Nākamais elements ir tas, ka šīs saistības valsts arī vienlaicīgi indeksē. Tātad ir šis apdrošināšanas iemaksu indeks, kurš tiek pakārtots tātad vidējām algu iemaksu fonda lielumam, un katru gadu valsts pārēķina šīs saistības, viņas palielinās, jo runa ir par to, ka ja jūs šodien nosacīties pieņemsim algu 1500 eiro, bet algu inflācijas rezultātā jūsu karjeras ceļā nākotnē jūsu alga pieaug. Un tas nozīmē to, ka arī attiecīgi, lai saglabātu šīs pensiju kapitāla pirktspēju, šis pensiju kapitāls, jeb šīs saistības, tiek indeksētas. Un katru gadu nosacīt par 5, 6%, 2, 3%, tad atkarībā kāda ir notikusi algu fonda kopējā obligāto iemaksu algu fonda pieaugums, izejot no tā, tad notiek šis tiek piemērots indeks. Savukārt šie 5%, kas aiziet otrajā pensiju līmenī, tā ir reāla nauda, kas tiek paņemta no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, tiek pārskaitīta kā reāla nauda pensiju pārvaldniekam, tā nauda tiek ieguldīta attiecīgā pensiju plānā, un šī nauda attiecīgi otrajā līmenī tātad tiek ieguldīta dažādos finanšu instrumentos, akcijās, obligācijās, noguldījumos, dažādos citos finanšu instrumentos. Bet šeit, kas notiek, tad šī nauda reālā, viņa jau tiek pakļauta reāliem tirgus tātad mehānismiem, fonda investīciju fondos, tad ņemot vērā, kas notiek pasaules fondu biržās, kur tiek šīs vai fondi, kur tiek pārvaldīti, kur notiek arī attiecīgi šo akciju fondu, citu finanšu instrumentu svārstības, viņi tiek pakļaut tad attiecīgi tirgus mehānismiem. Bet, protams, mēs saprotam, ka šī nauda tiek ieguldīta ilgtermiņā. Mēs runājam par 20, 30, 40, citreiz pat 50 gadiem, un šajā periodā, protams, šo ieguldījumu vērtība turpina pieaugt. Tanī pašā laikā, protams, viņi tiek pakļauti attiecīgi dažādām tirgus svārstībām. Vienu gadu viņi var pieaugt par 8%, citu gadu var nokrist par 5%. Bet tomēr ilgtermiņā šo svārstību rezultātā šī vērtība aug. Un līdz ar to mēs runājam par to, ka saliekot šo pārdalot šo daļiņu starp pirmo līmeni un otro līmeni, attiecīgi veidojās mūsu nākotnes pensiju kapitāls, ar kuru attiecīgi mēs sev saņemsim nākotnē pensiju, sasniedzot šos 65 gadus, kas ir valstī noteiktais pensionēšanās vecums. Labajā pusē jūs redzat šo trešo līmeni, kur notiek šīs iemaksas privātajā pensiju fondā un kur tiek ievērots šis brīvprātīguma princips, kur vai nu jūs paši veicat iemaksas attiecīgi pensiju plānā, vai jūsu darba devējs veic šīs papildus iemaksas, lai veidotu papildus uzkrājumu, tātad uzkrājumu, kas nākotnē varētu palielināt jūsu pensiju. Un saliekot šo pirmo, otro, trešo līmeni, tad attiecīgi mēs iegūstam attiecīgi šo nākotnes pensijas kapitālu, kur sasniedzot mūsu jau pensionēšanās vecumu, kas valstī pēc likuma ir noteikti 65 gadi, mēs esam uzkrājuši noteiktu individuālo pensiju kapitālu, un attiecīgi no tā tad veidojas mūsu pensija nākotnē. Tātad, kā jūs redzat, ar ko mēs šodien sākām, kad no sākuma mums ir darbs, par ko mēs saņemam atalgojumu. No šī atalgojuma tiek atskaitīta noteikta summa, viņa tiek novirzīta attiecīgi, šie 20% tiek novirzīti attiecīgi sociālās apdrošināšanas iemaksās, kas aiziet atsevišķi kā 20% pensiju iemaksas un pārdalots ar pirmo un otro pensiju līmeni un papildus veicot šīs brīvprātīgās iemaksas vai individuālas vai darba devējiem izveidos pensiju kapitāls, kas, protams, ir iespējams tanī brīdī liekas liela summa, bet jāsaprot to, ka to kapitālu mēs pēc tam izmantosim vairākus gadus atkarībā, cik mums Dievs ir devis, vai arī kā citreiz tiek ironizēts, ka Labklājības ministrija nosaka, cik tad ir vidējais sagaidāmais dzīves ilgums iedzīvotiem, šis G koeficients, cik cilvēki pēc došanās pensijā vidēji varētu dzīvot. Ja? Tātad patreiz viņš, ja es nemaldos, 19 gadi, un attiecīgi pieņemot, tātad jūsu pensiju kapitāls tiek sadalīts ar 19, tad tiek sadalīts ar 12, un attiecīgi tiek iegūt jūsu
jūsu ikmēneša pensija, bet kā viņa veidojas, ka viņas lielums, par to mēs nedaudz parunāsim vēlāk. Varbūt nedaudz šeit es gribētu arī parunāt par tādu lietu, kāpēc ir šis pirmais un otrais pensiju līmenis. Un šeit ir svarīgi, es varbūt pārliekšu diviem slaidiem pāri, mēs drusku vēlāk atgriezīsimies. Ir šis slaids, jeb šī saucamā demogrāfija, par ko arī Linda runājuši pašā sākumā. Pēc būtības, kad tika reformēta pensiju sistēma 90. gadu beigās un ievies šī jaunā 3 līmeņa pensiju sistēma, iestrādājot otro pensiju līmeni, tad jau tanī brīdī tika apzināti tās demografiskās problēmas, ar kurām bieži piesauc šodien, proti, kad pensijā esošo iedzīvotāju skaits, tad vecumā esošo cilvēku skaits sāks strauji pieaugt salīdzinājumā ar strādājošiem. Un tā, teiksim, vizuāli salīdzinot tā saucamā eglīte, kura, ja mēs paskatāmies parasti strādājošo vidēji, kas ir 40, 50 gadi strādājoši, viņiem vajadzētu būt vairāk salīdzināt, cik ir vecumdienas un cik ir jaunie cilvēki. Tad, diemžēl, mūsu šodienas tas koks lēnītēm pārvēršās par palmu, kas runā par to, kad strādājoši ir mazāk, veco cilvēku ir vairāk. Un šeit ir vairāki scenāriji, kas tika skatīti, kā varētu attīstīties mums iedzīvotāju skaits, proti pensijas vecuma skaits uz 1000 strādājušiem iedzīvotājiem. Un tas runā par to, ka, kā jūs redzat, jau ap šo periodu, kur mēs šodien atrodamies, 24. 25. gads, pēc būtības jau sākās šis straujais pieaugums, kas turpināsies līdz pat 2065. gadam. Pat 2060. gadam vairāk būs šis straujais izaugums, kas runā par to, ka šī nasta attiecībā uz sociālas apdrošināšanas uzkrāto vai pensijas kapitālu, ja mēs pieņemtu, ka visa nauda, visi 20% aiziet tikai un vienīgi uz pirmo līmeni, tad, protams, šie strādājošie, nākotnes mazāk strādājušie nevarēs panest šo slogu. Un tas atbild par to, ka jābūt šim pārdaliem pirmajam un otrajam līmenim, lai šo slogu uz sociālās apdrošināšanas budžetu un pirmo pensiju līmeni mazinātu. Lai šie 5 vai 6 kā iepriekš procenti vai iespējams 7% šo slogu pārnest uz katru personīgo individu, bet vienlaicīgi, protams, domājot par esošajiem pensionāriem, ja, jo tās uzkrājums, kas veidojas, viņš arī attiecīgi ir jāizmaksā esošiem pensionāriem, jo cilvēki pirmajā līmenī ir uzkrājuši attiecīgi šo pensiju kapitālu, šīs saistības, atcerieties, par kuriem es runāju sākumā, un tas runā par to, ka cilvēkiem no vienas puses vajag pārdalīt šo demogrāfisko risku, lai esošiem pensionāriem, nākotnes pensionāriem, kuri uzkrājuši ir sev nākotnes pensijas saistības, būtu pieejama līdzekļi gan no valsts sociālas apdrošināšanas budžeta, pensiju budžeta, gan arī no viņu personīgā individuālā uzkrājuma otrajā pensiju līmenī. Un pārdalot attiecīgi šos riskus, saprotot, kā attīstīsies nākotnē ekonomika, kā attīstīsies atalgojums, ņemot vērā mūsu nodarbinātību. Pie tā tad mēs redzam, ka šī līkne parāda to, ka mums ir jārisina šīs demografiskās problēmas, ja mēs skatāmies uz nākotnes skatījumu, sociālās apdrošināšanas budžetu, pensiju budžetu un mūsu individuālām pensijām, apzinoties šos demografiskos izaicinājumus. Bet par cik mēs esam nonākuši arī pie šī slaida, šeit ir viena ļoti svarīga līkne, kas runā par tādu lietu, kad bija arī skatīts viens no tiem scenārijiem. Ja jūs nedaudz pastieties starp 25. gadu un 30. gadu, ir tāds nedaudz izlīdzinājums, un kurš pāriet nelielā vilnītī. Tas runā par to, ka arī Latvijas valstī, diemžēl, ir jādomā par tādu lietu, par imigrācijas jautājumiem. Proti par trešo valstu iedzīvotāju nodarbinātību šeit, Latvijā. Jo darba spēka trūkums ir acīm redzams Latvijā, par šo šodien runā darba devēji, un tas atbild par to, un ko mēs redzam arī uz ielām, parādās šie trešo valstu iedzīvotāji, kuri bieži tiek pieminēts, ka mums Latvijā tādi ir pāris tūkstoši, bet tas novērojums ir, es domāju, tie ir vairāki 10 000, kuriem būtu jāstrādā šeit tirgu, un viņi jau ir atbraukuši uz šejienu, jo atgriežoties nedaudz pie Ādama Smita grāmatas par tautu bagātību, tur tika runāts par šo neredzamo roku, ka arī darba tirgū darbojās tie mehānismi.
Ja būs darba roku trūkums, ja veidosies darba ņēmēja deficīts, attiecīgi notiks procesi tirgu un šie darba ņēmēji ieradīsies. Nu, viņi ir ieradušies, šis ekonomiskais process ir nostrādājis. Tagad valdībai jāpieņem nopietns lēmums, kā šos strādājošos integrēt darba tirgū. Ja, tad es nerunāju par integrēšanu sabiedrībā, es runāju par integrāciju darba tirgū, lai līdzvērtīgi kā mēs viņi maksātu gan iedzīvotāju ienākumu nodokli un būtiskākais valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ar šo tātad tas parādīs to, ka tas ļaus mūsu līknei, tātad šo zaļo līkni, kas ir scenārijs ar augstu dzimstību un augstu imigrāciju, dot iespēju stabilizēt nākamajos 10 gados demogrāfiskās problēmas un arī ļaus stabilizēt sociālās apdrošināšanas budžeta stabilitāti, lai nākotnē būtu pietiekami līdzekļi, lai varētu izmaksāt gan visu sociālās apdrošināšanas iemaksas un būtiskākais nodrošināt pensijas cilvēkiem, kas dosies pensijā nākamo 10 gadu laikā. Un tāpēc šis jautājums, kas ir šis imigrācijas jautājums, ir būtisks. Un šī zaļā līkne runā arī par to. Protams, arī Latvijas demogrāfijas problēmas, kā tādas, par ko tagad Labklājības ministrija runā, ir ļoti aktuāls, jā, jo, diemžēl, mēs esam ļoti nopietnā tagad bedrē, es varētu atzīt, un valdībai jāpieņem attiecīgie lēmumi, lai stimulētu demogrāfiskos jautājumus. Bet tas neatrisinās arī šo imigrācijas jautājumu, jo imigrācija tas ir neatņemams lēmums, kurš jo ātrāk, jo straujāk jāpieņem. Un lai mēs nodrošinātu nākotnē. Šeit es nedaudz gribētu pieskarties ar šo slaidu, kad mēs runājam par iepriekš par šo schēmu, tad ir svarīgi tātad parunāt par Latvijas tautsēmniecību, par ekonomiku. Un kad mēs runājam bieži par ekonomiku, mums bieži tiek piesaukts katru gadu Latvijas banka, finanšu ministrija, ekonomikas ministrija, citas valsts iestādes sāk mums stāstīt par iekšzemes koproduktu. Kur iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju. Bet tagad katram no mums aizdomājoties, vai jums tas kaut ko nozīmē? Vai katram jums individuāli runājot par šo IKP, pasakot, ka iekšzemes koprodukts mums ir 40 miljārdi eiro, uz vienu iedzīvotāju tie pāris 15 000, vai tas jums kaut ko izsaka personīgi individuāli? Vai tas atbild par to, kāda ir man personīgā labklājība? Un bieži es domāju, ka katrs no jums nonāks pie tā secinājuma, ka tas neko nenozīmē. Jo katram mums jādomā par mūsu individuālismu, par mūsu individuālo labklājību. Un tāpēc es nedaudz esmu paskatījies un identificējis šeit nedaudz atļaušos jums par ekonomiku pastāstīt. Kad es skatos uz ekonomikas un kad es skatos uz ekonomikas izaugsmu, es piemēroju tāds Roberta Solova neoklasiskās ekonomiskās izaugsmes modelis, jeb ekonomiskās attīstības modelis. Jo, kad mēs skatāmies uz tautsaimniecības ilgtspējas nodrošināt, mums jādomā par nodarbinātību, par individuāliem ieņēmumiem. Un šeit ir tāda formula, kur ir angliskais jēdziens yield, kur tiek analizēti ieņēmumi, tautsaimniecības ieņēmumi no individa viedokļa. Proti, cik lielā mērā ir augusi tautu bagātība, valsts bagātība caur individuāliem ieņēmumiem. Cik ir ienākumi cilvēkiem no algas, no ieguldījumiem, tātad procentu, dividendžu veidā, citu ienākumu veidā, bet kas nonāk tiešā veidā līdz Latvijas jebkuras citas tautsaimniecības ienākumiem. Un šeit ir, varbūt es nedaudz sākšu stāstīt par šo, kad šis skaidrojums ir tāds šai formulai. Labajā pusē jums burtiņš L un burtiņš K. L tas ir darbinieki, jeb angļu jēdziens labor, proti mēs runājam par deltu. Cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāju skaits, strādājošo skaits ir pieaudzis, tas ir viens, un cik ir pieauguši viņu kvalitāte, attiecīgi kāda izglītība cilvēki ir saņēmuši, varbūt ir papildus kursus noklausījušies, proti cik lielā mērā pieaugusi darbinieku skaits, gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē. Tanī pašā laikā Kāburts runā par kapitālu. Cik lielā mērā tā pieejamā nauda, valstī pieejamā nauda tiek pārdalīta attiecīgi starp iedzīvotājiem, proti cik liela nauda nonāk Latvijas iedzīvotāju kabatās vai
banku kontos, mēs šodien, protams, modernāk runāsim, caur atalgojumu, caur dividendēm, caur procentu ienākumiem, komisiju ienākumiem, nomas ieņēmumiem. Tad visa veida ieņēmumi, kas nonāk Latvijas iedzīvotāju kabatās. Tātad šis kapitāls. Un cik lielā mērā tas kapitāls ir pieaudzis, tāpēc ir šī delta. Un kreisā pusē šis A burtiņš, viņš runā par inovācijām. Cik lielā mērā valstī pieejamā nauda, gan publiskā, gan privātā nauda, tiek ieguldīta inovatīvos risinājumos, jaunās tehnoloģijās, zinātniskos izgudrojumos, cik lielā mērā tiek atbalstīta zinātne. Tātad attiecīgi šī alfa mums runā par to, kādā veidā tad attiecīgi tas kapitāls, kas ir pieejams valstī tautsaimniecībā, Latvijā pastoties gan budžeta ienākumi, gan privātais kapitāls, gan eirofondi, kā viņi tiek pārdalīti starp Latvijas iedzīvotājiem, atalgojuma, procentu, dividendžu veidā, nomas maksājuma veidā un cik tiek ieguldīts ilgtermiņā jaunās tehnoloģijās zinātnē. Un saliekot šo formulu kopā, mēs varam runāt par to, cik lielā mērā ir pieaugusi Latvijas iedzīvotāju labklājība no ienākumu veida, jeb šis angliskais vārds yield, kas ir ienākums. Un tāpēc mēs arī varam runāt par to, ka Latvijas pensiju stabilitāte ilgtermiņā spēj nodrošināt tautsaimniecības attīstība, ja šis yield ienākumu pieaugums, kas tiek nodrošināta ar kapitāla resursu novirzīšanu, nodarbinātības veicināšanu, inovatīvu projektu realizēšanā. Ja, tad no vienas puses ir labi, kad mums ir subsidētas darba vietas, no vienas puses mēs redzam, ka mums bija, pieņemsim, Covid, valdība novirzīja milzīgas naudas līdzekļus, tātad papildus maksājumi, bet tie, diemžēl, neveicina šo inovatīvo ražošanu, cilvēku izglītošanu, jaunu zināšanu iegūšanu, lai viņi varētu veikt šo produktīvu darbu, par ko bieži arī tiek runāts par vienu no Latvijas problēmām, ka mums trūk šī produktivitātes strauši pieaugums, tad papildus pievienotās vērtības ražošana. Un tas arī tas tāds zināmā mērā trūkums, bet tas atbild uz to, vai mēs šo naudu, kas ir, vai kapitāls ir akumulēts Latvijā, novirzam, jā, lai mēs varētu veicināt attiecīgi pārdalīt, lai mēs varētu veicināt attiecīgi šo produktivitātes pieaugumu. Ja mēs pareizi valstī pārdalam kapitālu, pēc formulas, kas ir norādīts šajā formulā, primāri koncentrējoties uz Latvijas iedzīvotājiem, tad mēs varam runāt, ka notiek tautsaimniecības attīstība, jeb šī valsts iedzīvotāja ienākuma pieaugums, jeb yield pieaugums, tāpēc ir šī delta. Un par to mēs tad runājam, ka nākotnē arī mūsu pensijas būs atbilstoši tik lielas, jo mēs saņemsim atbilstošās algas, jo, kā es saku, Latvijas pensiju sistēma ir kā spoguls Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Šo mēs ar jums jau izrunājām. Un tad es gribētu nedaudz parunāt par Latvijas pensijas sistēmas galvenajiem aspektiem. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas pensijas sistēmas izaugsmas perspektīvu un stabilitāti, mēs to varētu runāt par diviem svarīgiem aspektiem. Primārais tas ir makrovalstiskais. Un tas ir, ka mēs skatāmies uz pensiju sistēmas stabilitāti caur kopējo sociālās apdrošināšanas budžeta stabilitāti ilgtermiņā un pensiju sistēmas stabilitāti ilgtermiņā. Jā, protams, šeit bieži tiek reizi ceturksnī vai reizi gadā tiek runāts, ka jā, mums ir valsts speciāls sociālās apdrošināšanas budžets, viņam ir pārpalikums tik un tik simtiem miljoni, vai arī deficīts, vai tādā pašā laikā, kas tagad ir izdarīts, tagad ir bijis vairākus gadus bijis pozitīvs pārpalikums sociālās apdrošināšanas budžetā, bet, lai nodrošinātu nākotnē šo saistību, individuālo saistību izpildi, tāpēc šī naudiņa ir noguldīta valsts kasē, kā noguldījums, īsta nauda, saprotot, ka tas ir tas uzkrājums, liels makro līmeņa uzkrājums, kas nākotnē būs vajadzīgs. Bet te, protams, ka mēs runājam par pensiju sistēmas stabilitāti ilgtermiņā, nākotnē mums ir jārunā par kopējo sociālās apdrošināšanas budžetu. Bet mēs neskatāmies šodienas skatījumā, mēs neskatāmies fiskālās telpas iespējas, pieņemsim, nākamajā gadā, 26. gadā, bet mums jāstāsta, kā sociālās apdrošināšanas budžets
šis pozitīvais vai negatīvais saldo veidosies vai neveidosies nākotnē, nākamos 10, 20, 30, 40, pat 50 gadu laikā. Jo ir svarīgi saprast, vai nav sagaidāms nākotnē kaut kādi riski, par kuri būtu jārisina nākotnē, bet to mēs skatāmies makro līmenī. Un šis otrais aspekts ir mikro, jeb individuālais. Un šeit mēs runājam, ka mēs nevaram runāt, ka pensiju sistēma, tāpēc mums būs vai nebūs pensija tikai tāpēc, kad ir pārpalikums vai uzkrājums, vai ir deficīts sociālas apdrošināšanas budžetā. Bet mēs skatāmies, kad vērtējam pensiju sistēmas sniegtos labumus katram atsevišķam pensiju sistēmas dalībniekam. Individuāli. Kāda tad būs nākotnē pensija katram individuāli? Un šeit parādās ļoti svarīgs rādītājs, par kuru es domāju, no šīs nodarbības jums būs galvenā tāda atziņa, parādās ienākumu atvietojamības līmenis. Šis rādītājs parāda nevis kāda būs mana pensija absolūtā izteiksmē, eiro, 1000, 2000, 1500, kāda no kuram, bet viņi svarīgi parāda procentuāla izteiksmi, kāda būs mana nākotnes pensija pret manu pašu pēdējo algu pirms doties pensijā. Vai tas būs 40, vai 50, vai 60, 80 vai 100%. Jo svarīgi mums ir tas, lai mēs nākotnē saglabātu to pašu dzīves kvalitāti, tanī brīdī, kad mēs dodamies pensijā, kāda bija viņa mums pirms mēs strādājam iepriekšējā mēnesī. Protams, to mēs nevaram vērtēt tikai un vienīgi, ka mums, ja mēs paskatāmies pret šodienas algu un kāda būs nākotnē alga, jo šodien mūsu tas saucamais, ja nosacīt, jums ir 30, 40 gadi, jūsu izdevumu posteņu struktūra pavisam savādāk, kāda jums būs 65 gados. Jo iedomājieties, jums ir 30 gadi, jums ir bērni, jums jādomā par viņu izglītību. Tālāk jums jau bērni pieauguši, jādomā par viņu izglītību, augstāko izglītību. Jūs paņēmat hipotekāro kredītu, jums jāmaksā gan procenti, gan pamatsummas maksājumi. Sasniedzot, protams, pensionāšanās vecumu, jums bērni ir izauguši, bērni ir pašpietiekami, bet jums, protams, iespējams pieauga medicīnas izdevumi tajā laikā. Bet, protams, šī struktūra un lielums mainās. Līdz ar to ir svarīgi paskatīties, kāda tad būs nākotnē šis atvietojuma līmenis jūsu pēdējā darba dienā un pret pirmo pensiju. Un tas ir svarīgs šis rādītājs, kādu tad atvietojumu līmeni pie esošās pensiju sistēmas un maniem maksājumiem es spēšu sasniegt, domājot, kad es piedalos pilnībā gan pirmajā, gan otrajā un iespējams trešajā pensiju līmenī. Un par to mēs arī tagad parunāsim. Ja mēs šeit paskatāmies uz šo saucamo mikro un makro līmeni nedaudz, ja, kad bieži pirms mēs lecam pie skaitļiem, es nedaudz gribētu parunāt, kad bieži mēs dzirdam, ka Latvijā vidējā pensija ir 300 nosacīti eiro. Diemžēl man nav pēdējās statistikas. Un kad viņa vēl vienu brīdi bija tāds lietojums, kad vidējais pensiju lielums un tās salīdzinājums ar iztikas minimumu valstī no individuālas viedokļa, no sociālo-ekonomiskas pamatojums. Ko ar šo gribu pateikt? Atcerieties, tikko jūs izdzirdat, ok, valstī ir tur sociālās apdrošināšanas budžeta pārpalikums vairāk 100 miljonu. Vidējā pensija ir 300 tik un tik eiro. Vai tas jūs stimulē, vai tas jūs motivē piedalīties pensiju sistēmā? Tāpēc bieži parādās šie citāti, vai tad ir vērts piedalīties un maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja man tur tā vidējā pensija, mana iespējams pensija būs tāda. Un tā ir tāda cilvēka nedaudz maldināšana, nepareiza statistikas pasniegšana, kas demotivē, diemžēl, cilvēks piedalīties un būt līdzatbildīgiem, par ko mēs runājam sākumā, kad mēs runājam pēc principiem. Un tāpēc ir svarīgi runāt par ko? Par šo ienākumu atvietojums līmenis, kas ir atkarīgs no privātā pensiju kapitāla ienesīguma, tad otrā pensiju plāna un strādājošā līdzatbildības termiņa un apjoma pensiju sistēmā. Pirmais pensiju līmenis, kas runā par to, ka cik liela man ir alga, kā mana alga pieaug, ja, jo tur ir tomēr eksistē, jūs šodien strādājat pie vienas algas, tas ir algu inflācijas un kopējās inflācijas iespējā alga jums turpina katru gadu pieaugt, viņa kļūst lielāka, jūs arī augat karjerā, jums notiek piemaksas,
Tātad jūs nākotnē, ja šodien jūs saņemat nosacīti 1000 eiro, iespējams pēc 20 gadiem jūsu atalgojums jau būs 3000 eiro, jo viņš būs pieaudzis. Un attiecīgi caur šo ienākumu un ienesīgumu, kas dod papildus ienākumu, ja, tad veidojas šis ienākuma atvietojums līmenis. Kā es minēju, tad, kas ir tas rādītājs, mana pēdējā alga pret manu pirmo pensiju. Tagad parādās šis te jēdziens do it yourself. Katrs pats individuāli rūpējas par savu pensijas liemu un sociālu nodrošinājumu nākotnē. Bet arī pašā laikā ir jārunā par tādu jēdzienu, kad ir tas nabadzības slieksnis, jeb poverty line, kas notiek ar salīdzinām ar video izpēļņu valstī, makro skatījums. Jo ir tāds rādītājs, ko lieto šī organizācija OECD, kur Latvija arī ir pastāvīgs loceklis, attiecīgi, kad tiek minēts, ka šis poverty line, jeb nabadzības slieksnis, tiek mērīts aptuveni kā jūsu ienākums pret vidējo algu valstī, kam jābūt vismaz 60%. Tātad, ja attiecīgi jūsu ienākums ir zem šiem 60%, tad tas nozīmēs to OECD skatījumā, ka jūs dzīvojat zem nabadzības sliekšņa. Un te ir šis, tāpēc vēlreiz parādās šis svarīgi, kad jūs vērtējat savējo pensiju, nākotnes pensiju, jums jāmēr ne tikai pret savu pēdējo algu, bet kad jūs paskatieties nedaudz, vai valsts skatās uz kaut kādiem attiecīgi pensiju ienākumiem, viņš var mērīt arī, cik ir tie cilvēki, kas dzīvo zem šī nabadzības sliekšņa. Nu, un šī tabula parāda tādu nedaudz rādījumu, cik svarīgi ir, ja mēs runājam, cik strauji, kad mēs runājam par otro pensiju līmeni, kas ir kreisajā pusē šis pensiju plānu ienesīgums, ka ir svarīgi tas, ka, lai pensiju plānu ienesīgums otrajā un trešajā līmenī pārsniegtu algas pieaugumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja es šodien saņemu 1000 eiro un man alga aug lēnāk nekā, ne otrādāk, es pateiktu, ka alga aug straujāk nekā pensiju plāna ienesīgums, tas norunā to, ka nākotnē mans pensiju kapitāls un pensiju kapitāla pirktspēja, tad nosacīti, ja jūs mēnesī iegādājaties tik un tik paciņas piena, maizes klaipus, citas prečus un pakalpojumus, samaksājat komunālos pakalpojumus, tas nozīmē to, ka pensiju kapitāla pirktspēja sāk kristies. Un tāpēc arī svarīgi esmu nodalījis šos rozās scenārijus pret zaļajiem scenārijiem, kad zaļajos scenārijos tiek parādīts, cik lielā mērā labajā pusē jūs varat sasniegt šo atvietojumu līmeni, salīdzinot, cik strauji auga alga, un šis optimālais līmenis, ko mēs sasniedzam, kad pensiju plānu ienesīgums ir 2 reizes lielāks nekā mans algas pieaugums. Šeit varētu būt arī, teiksim, tas salīdzinājums, ja algas mēs parasti, ja jums nav kāda papildus pielikuma, bet caurmērā statistiski cilvēkiem dzīves ilgumā vidējais algas pieaugums ir 3%. Tas nozīmētu to, ka, ja es gribu sasniegt šos 70% aptuveni manu atvietojumu nākotnē, tad manam algas pieaugumam pie 3%, tad ir svarīgi, ka mēs meklējam šo otro pensijas līmeņu pārvaldnieku, kur ienesīgums ir vismaz 6%. Tad 2 tik vairāk. Lai es nodrošinātu attiecīgo šo pensiju kapitāla pirktspējas saglabāšanu, un lai man attiecīgi šis pensiju kapitāls spētu nākotnē pieaugt atbilstoši nākotnes rādītājiem. Lai mans atvietojums būtu atbilstošs, lai es spētu saglabāt pirktspēju un varētu turpināt kvalitatīvu dzīvesveidu. Tad mēs nerunājam par kaut kādiem absolūtiem skaitļiem, bet mēs runājam par šiem procentiem, kas runā par atvietojumu. Un tagad es jums parādīšu 3 slaidus, kuros parādīti 3 dažādi scenāriji, kādā veidā un kādi ir tie rādītāji, kas ietekmē mūsu nākotnes pensijas lielumu, jeb no šī saucamā atvietojuma līmeņa. Un ir šis pirmais tāds scenārijs, kas ir, teiksim tā, sliktākais, es viņu saucu par pesimistisko scenāriju, kad ja mēs pieņemam to, kad pirmajā līmenī, kad kādreiz kā tas vēsturiski bija, ir tikai 18%, otrajā līmenī man ir tikai 2%, algas pieaugums ir vidēji 2% un pensiju plāna ienesīgums viņš nav 2 tik lielāks, bet ir tikai 3%. Un ko parāda šis te grafiks? Tad apstieties šeit, tātad šī zaļā līkne, tā parāda, tātad, ja tumši zilā līkne ir mana alga,
Un ja es pastos, cik potenciāli uzkrājās mana pensija caur pensiju kapitālu, tad es parādu to, ka man ir jāstrādā 36 gadi, lai es sasniegtu 40% atvietojamības līmeni. Un, lai es dabūtu 60% atvietojumu, man jāstrādā 50 gadi, kas ir tuvu neiespējamam, godīgi sakot. Ja? Un tāpēc arī šis scenārijs parāda to, ka jā, mēs nedrīkstam iet to ceļu, kad pateikt, ok, tagad mēs no otrā pensiju līmeņa ņemsim lielu naudu nost, atstāsim tikai 2%, kā tas vēsturiski bija, atdosim visu valsts kasei, kā tas vēsturiski bija, kad parādījās otrais pensiju līmenis. Algu pieaugums būs caurmērā neliels, pensiju ienesīgums, tad ieguldot valsts vai eiro obligācijās, kas aptuveni ir 3% šodien, tad ilgtermiņa obligācijās. Tad, caurmērā pastoties uz šo grafiku, mēs varētu sasniegt atvietojamību aptuveni 50%, kas ir starp 40 un 60%, kas būtu aptuveni pēc 40 gadiem mūsu stāža. Tātad šis scenārijs ir pesimistiskais, uz ko nevajadzētu tiekties ne valdībai, ne katram no mums individuāli. Tad es gribētu pastīties uz jau tādu nedaudz optimistiskāku otro scenāriju. Ja mēs pieņemam, ka pārdalījums starp pirmo un otro pensiju līmeni mums ir 14 un 6%, kā tas bija gadu iepriekš, tātad pirmajā līmenī mums aiziet 14%, otrajā 6%, algas mums pieaug 2%, nav, protams, ideāli, bet tomēr joprojām viņas aug. Mēs panākam to, ka fondu ienesīgums otrajā līmenī ir 4%, tātad 2 tik vairāk. Tad, kā jūs redzat pēc šī grafika, tad jau pēc 34 darba stāža gadu mēs varam sasniegt 40% atvietojumu līmeni, un pēc 45 gadiem mēs varam sasniegt jau 60% tātad atvietojamību. Jā, tad mēs pēc būtības būsim pārsnieguši attiecīgi šo nabadzības slieksni. Bet šeit mēs nerunājam par vidējo algu, mēs runājam par savu individuālo algu. Tad, ja mūsu alga ir lielāka nekā vidēji valstī, vidējā valsts alga, tad attiecīgi mēs runājam tā, ka jā, protams, mēs būsim virs nabadzības sliekšņa, bet ja mēs skatāmies individuāli personīgo savu algu, ja, pret šo tumši zilo līkni, ja, tad mēs viņu nepanākam šo attiecīgi algu savējo. Ja. Bet tomēr, ja mēs sākam savus darba gaitas 20 gadu vecumā, 45 gadus mēs strādājam, mēs sasniedzam 65 gadus, tad pēc šiem 45 gadiem mums attiecīgi būs 60% atvietojamība pret mūsu pēdējo algu. Vai tas ir daudz vai maz, to mums katram individuāli jādod. Šo es saucu tādu par realistisko scenāriju, kas caurmērā cilvēkam neko daudz nedarot, nemeklējot papildus risinājumus. Ja pensiju sistēma paliek stabila, nemainās, tad mēs attiecīgi sasniedzam šo te rādītāju. Nākamais ir optimistiskais scenārijs, kurā attiecīgi esmu paredzējis jau tādu ļoti optimistisku, aktīvu iedzīvotāju, kurš rūpējas pats par savu pensiju, un viņa darba devējs rūpējās par viņu pensiju. Tad ir ārējais atbalsta mehānisms. Ko tas pasaka? Kad pirmajā līmenī man ir tie paši 14%, otrajā līmenī 6%, un vēl no trešā līmeņa ietvertos, man tiek maksāt papildus 10%. Vai es to maksāju pats, veidoju uzkrājums, vai mans darba devējs veids šos iemaksas. Tad mēs pieņemam, ka nedaudz cilvēks aktīvi darbojas savā dzīvē, viņš attīstās, viņš mācās, iegūst papildus izglītību, jau viņa alga pieaugums ir 3%. Un tad pieņemot, ka ienesīgums otrajā līmenī un trešajā līmenī ir 2 tik lielāks, tātad 6%, kā jūs redzat, pie 40 gadu stāža jūs varat pilnībā atvietot savu algu. Tad jūs sasniegsiet 100% atvietojumu pie šī scenārija jau pie 40 gadu stāža. Pie 30 gadu stāža jūs attiecīgi būsiet sasnieguši jau 60%. Šis tātad grafiks parāda sekojošo. Lai mēs pilnībā varētu atvietot savus ienākumus, saglabāt savu dzīves kvalitāti, mums jābūt tātad aktīviem sava dzīves gaitā. Gan pašiem, gan ar mūsu darba devēja atbalstu. Un šeit man ir prieks, ka mēs uzrunājam Brīvo arotbiedrības savienības pārstāvis,
kad es nedaudz pastāstīšu arī par pieredzi citās Rietuma Eiropas valstīs, kur šo palīdzību sniedz caur arotbiedrībām, līdzdarbojoties 3. pensiju līmenī. Un attiecīgi tātad saliekot šos 3 elementus kopā, pārvaldot, atrodot pareizos ieguldījumu plānus, cilvēkam attīstoties, mācoties, viņš nodrošina sev algas pieaugumu, tad viņš spēj 100% atvietot savu algu. Bet to mēs runājam atkal no individuālā viedokļa. Tas ir katra personīgais nopelns. Ja, tad cilvēkam jādomā individuāli šī skatījumā. Bet, protams, lai mēs šo sasniegtu, ir pāris elementi, par kuriem būtu jāpadomā un jāparunā šeit. Tātad primāri ir šis sumārais dzimstības koeficients, ja rādītājs, cik katrā ģimenē caurmērā piedzims bērni. Diemžēl Latvijā šis rādītājs patreiz ir 1,2, daži demogrāfi piesauc pat 1,1. Diemžēl demogrāfija ir zema. Tāpēc nākotnē ir svarīgi tomēr, lai mūsu eglīte nepārvēršās par palmu ar tievu kātiņu un ar zaļām lielām lapām augšā, kur ir pārsvarā pensijas vecuma iedzīvotāji. Šim koeficientam tātad vidēji piedzimušo bērnu skaitam vienā ģimenē būtu jāsasniedz 1,8. Un tas ir rādītājs, kas būtu jāizpilda nākamo 10 gadu laikā. Nākamais, par to, ko es jau pieminēju, neto migrācijas rādītāji papildus 20,000 cilvēki gadā, nākamo 5 gadu laikā, tad aprēķins parāda, atcerieties tās līknes, ko es jums rādīju, nākamo 5 gadu laikā Latvijā ir nepieciešams papildus 100,000 iedzīvotāji, kuri tiek pilnībā integrēti Latvijas tirgū, nodarbinātības tirgū, tad es nerunāju par sabiedrību, lai viņi šeit maksātu gan sociālas apdrošināšanas iemaksas, gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, ka lai viņi darbotos līdzvērtīgā nodokļu sistēmā. Pārdevums starp 1. un 2. pensiju līmeni 14,6. Protams, tagad ir liela diskusija, bija iepriekšējā gada rudenī, jūs pamanījāt par to, ka par 1% punktu tika novirzīts attiecīgi no 2. uz 1. pensiju līmeni. Šī ir īslaicīgs risinājums. Protams, arī šis 1% būtiski nemaina šo te saucamo atvietojumu, par kuru mēs runājām. Ja mēs runājam par šodienas skatījumu, ir svarīgi, lai mēs tomēr saliekot šo matricu kopā pie iedzīvotāju struktūras un nākotnes struktūras. Protams, šī pārdala 14,6 ir optimāla, un arī, kad veidoja šo pensiju sistēmu, šis tika identificēts kā optimālais pārdals, skatoties nākotnes pensiju stabilitātes virzienā. Nākamais vidējais algu pieaugums ir 2-3%. Tad ir svarīgi, lai cilvēki no vienas puses, algu inflācijas rezultātā viņiem alga pieaug, bet arī pašā laikā ir svarīgi, lai tā alga arī augtu straujāk cilvēkiem. Bet tas straujuma pieaugums no tā, ka mēs esam ražīgāki, mēs esam ieguvuši papildus izglītību, jaunas zināšanas, jaunas prasmes, mēs zinām, kā darboties ar jaunām tehnoloģijām, mums jaunas investīcijas pienākušas, un mēs viņam spējam apsaimniekot un iegūt attiecīgos ienākumus. Nākamais ir ienesīgums pensiju plānos, tad 2. un 3. līmenī, tad 6-7%, kā es minēju, tad 2 tik lielākam jābūt ienesīgumam, salīdzinot pret mūsu algu. Tātad algas, protams, svarīgi aug, bet svarīgāk, lai ienesīgums, jeb šī hokeja nūjas mehānisms strādāt, lai ienesīgums aug straujāk nekā algas. Un, protams, ir liela diskusija par komisijas pārvaldnieku maksām. Tagad, protams, Latvijas Banka aktīvi strādā ar pārvaldniekiem, lai meklētu mehānismus, kā samazināt šīs komisijas no pārvaldniekiem, lai jūs saprastu, jo tās komisijas maksātu jūs. Tā nav valsts, tā nav valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, tās jūs, jo no jūsu iemaksām, kas nonāk 2. pensiju līmenī, tā nauda tiek paņemta no jūsu pensiju kapitāla. Un jo mazākas būs šīs komisijas maksas, attiecīgi tātad jūsu pensiju kapitāls paliks lielāks. Runa ir par to, ka Latvijā šodien ir liels skaits pārvaldnieku. Ja es nekļūdos, tagad ir 8 vai 9 pārvaldnieki, kopā ir 26 plāni. Uz mazo Latvijas iedzīvotāju skaitu iespējams šo pārvaldnieku skaits ir pārāk liels. Tātad, tirgus nosaka arī savus nosacījumus, un tātad attiecīgi, ja samazināsies pārvaldnieku skaits, tas dos iespēju arī runāt par to, kad
šīs komisijas varēs mazināties un pārvaldnieki joprojām spēs nopelnīt nepieciešamo maksu, lai viņi optimāli un veiksmīgi varētu arī nopelnīt, kas ir normāli komercijas prakse, un attiecīgi nodrošināt mums atbilstošu pensiju kapitālu. Tāpēc arī šī komisijas maksu jautājums arī ir svarīgs. Tad saliekot šos 6 nosacījumus, ir svarīgi par viņiem domāt, ka mēs domājam, kāda būs tad nākotnes pensija. Vai pensiju sistēma būs stabila gan makro, gan mikro līmenī, kāda būs tad ienākums. Bet, kad mēs runājam nedaudz par kopumā par tautsaimniecību un atceroties šo te formulu, ko es jums rādīju par tautsaimniecības ienākumiem, es nedaudz gribēju tagad arī pieskarties, parādīt vienu slaidu, kuru man bija iespēja arī prezentēt Latvijas tautsaimniecības, Latvijas Saeimas finanšu komitejā, kad runa bija par Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti nākotnē. Un šeit ir svarīgi, par ko runāt. Kā jūs ziniet, ka Latvijā ir liela tagad diskusija par otrā pensiju līmeņa kapitāla izvietojumu Latvijā. Un, diemžēl, kas ir noticis, kad ja agrāk šis lielums bija 65%, tad tagad šis lielums ir nokrities līdz 7%, un arī tie 7%, kas tiek ieguldīti Latvijā, tiek ieguldīti Latvijas valdības obligācijas. Svarīgi ir tas, ka tomēr Latvijā, un ja mēs atgriežamies uz pensiju sistēmas reformas sākumiem, tad pēc būtības runa bija par to, kad bija sagaidāms, ka aptuveni 20 līdz 50% no šīs naudas, kur šodien tie ir 9 miljārdi eiro, kas atrodas otrajā pensiju līmenī, tiktu ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā. No vienas puses tiek parādās diskusija par to, ka jā, Latvijā nav jau īsti, kur ieguldīt šo naudu. Bet arī pašā laikā ir svarīgi, ka es nedaudz parunāšu par šo apakšā schēmu, lai šī nauda nonāk tautsaimniecības apritē. Atcerieties par šo kapitālu, ko mēs runājam, ka mēs runājam par Roberta Solovu formulu, ka šī nauda, šis ilgtermiņa kapitāls tiek pārdalīts starp Latvijas uzņēmējiem, Latvijas iedzīvotājiem, lai viņš nodrošinātu attiecīgo ienesīgumu, atalgojumu, dividendes, procentus, īres maksas, kas nonāk Latvijas iedzīvotāju banku kontos, lai tas veicinātu tautsaimniecības ienākumus. Un tāpēc ir jārunā par to, kad mēs runājam par šo te, kad šie instrumenti, kas tiek izmantot, tie nav kaut kāda īstermiņā ieguldījumi, tie ir ilgtermiņa ieguldījumi 5 līdz 10 gadi, kas ilgtermiņā nodrošinās šo te ienesīgumu. Un tas runā par šo, kad mēs runājam par pensiju kapitāla pieaugumu. Ka pensiju kapitāla pieaugumā ir nacionālā kapitāla izvietošana ilgtermiņa investīcija instrumentos 5 līdz 10 gadi, ar kuriem ar ekonomiskiem multiplikatoriem šis MPC, MPS tiek ieguldīts kapitāls, lai veicinātu nodarbinātību un attiecīgi no tiem veiktu maksāt nodokļi, kā arī stimulētas citas tautsaimniecības nozares. Un tad, ja mēs runājam par attiecīgi par šiem te MPC, jeb ekonomiskiem multiplikatoriem, jūs redzat šajā attēla labajā pusē ir šis saucamais MPC1, MPC2, MPC3 multiplikators. Par ko tas tiek runāts? Ja šī nauda, šis pensiju kapitāls tiek uzkrāts ilgtermiņā un ieguldīts ilgtermiņa projektos, infrastruktūras projektos, tātad te tiek runāts par enerģētikas projektiem, tiek runāts par infrastruktūras projektiem attiecībā, pieņemsim, uz ceļu būvniecību, uz mežsaimniecības attīstību, jā, tā ir ilgtermiņa nauda. Tad šī nauda, bez tā, ka viņa šodien nodrošina ienesīgumu 5 līdz 10 gadi konkrētajā nozarē, konkrētajā ieguldījuma projektā, tad ir svarīgi, ka ar šiem MPC multiplikatoriem tie rada arī papildus nozaru attīstību, un šī nauda nonāk papildus nozarē, tad attiecīgi tiek maksāti nodokļi. Un līdz ar to tad mēs varam pateikt to, ka Latvijas iedzīvotāju labklājības mērīšana notiek nevis caur IKP uz vienu iedzīvotāju, kas bieži tiek piesaukts mums, kas nevienam no mums neko nenozīmē, bet caur nacionālā ienākuma un uzkrātā kapitāla pieauguma pārdali starp nodokļus maksājušiem iedzīvotājiem un pensionāriem. Un tāpēc lejā ir šī formula, ko es esmu tā kā artīcīgi izstrādājis, bet tagad es ilgi nemocīšu jūs ar aritmētiku un makroekonomikas teorijām. Bet ja jūs pastieties šeit kreisajā pusē, šis ir pēc būtības šī Roberta Solova formula, kas parāda, ka mums ir darba resursi ekonomikā,
ir kapitāls un investīcijas, nosacīt mūsu šie 9 miljardi, un ir tehnoloģijas inovācijas, kurās tiek ieguldīta nauda. Un ja mēs šo naudu pārdalām starp visiem strādājošiem, kas ir šī Sigma L, tad attiecīgi tas parāda, kādā veidā veidojās mūsu nākotnes pensiju kapitāls. Nevis pensija, bet pensiju kapitāls. Un savukārt tas pensiju kapitāls veidojās caur darba ienākumiem, ko mēs, tā ir mūsu darba alga, mūsu nodokļu maksājumiem, tad ir algas pieaugums un ieguldījuma ienesīgums. Tad tas ir pēc būtības šis tautsaimniecības attīstība rādītājs, kas katram mums pārdalot šo naudu starp mums katru iedzīvotāju un uzņēmēju, investoru, tad šī nauda galu galā nogulsnējās mūsu pensiju kapitālā. Un tas parāda to, ka ja mēs šodien novirzam attiecīgi šo naudu, kas ir ilgtermiņa kapitāls otrajā pensiju līmenī, vismaz 20 līdz 50%, nevis 7%. Šis ir šis, teiksim, saucamais multiplikātora efekts, kas nodrošina to, ka ieguldot šo ilgtermiņa naudu, ilgtermiņa infrastruktūras projektos Latvijā, enerģētika, transports, mežsaimniecība, kur ir attīstīta zinātne aiz tā stāv, tas nodrošinās attiecīgi šo te nacionālā ienākuma pieaugumu, un kas tiks pārdalīts starp mūsu algām, starp mūsu ienākumiem procentos, rentes, tāda nomas ieņēmumos, cita veida ieņēmumos, un tas attiecīgi veidos nākotnē mūsu pensiju kapitālu. Un no tā augs arī mūsu labklājība gan šodienas izteiksmē, gan nākotnes izteiksmē. Tāpēc svarīgi ar šo slaidu gribēju parādīt, lai mēs sasniegtu attiecīgi tos atvietojumu 100%, kas bija iepriekšējā slaidā. Attiecīgi mēs tad attiecīgi sasniegsim to, ka ieguldot šo naudu, mēs nonāksim līdz šiem procentiem. Bet priekš šī ir nepieciešams šie te no vienas puses sarežģītie lēmumi, lai nodrošinātu šo te kapitāla tirgus attīstību, par ko tagad runā arī ministru kabinetā, finanšu ministrs runājis, premjerministra vairāk kārt par to runājis, bet šos runāšanu pārvērst darbos, lai šī nauda tiešām varētu nonākt reālos ilgtermiņa investīciju projektos, lai veicinātu mūsu nākotnes pensiju, ar to saprotot, lai mēs sasniegtu mūsu atvietojumu starp 60 līdz pat 100%. Un tas ir svarīgākais. Apkopojot visu šo, ko esmu iepriekš runājis, un iepriekš es saņēmu arī virkni jautājumus no jums. Un es nedaudz gribētu tad vienu veltīt slaidu, kur mēs varētu nedaudz, kur es padomāju, ko varētu darīt arotbiedrības, un kas būtu svarīgs arotbiedrībām, lai mēs varētu domāt arī par šo te individuāliem mērķiem, par individuālo labklājību un par jūsu biedru labklājību. Un kāda varētu būt risinājuma arotbiedrībām? Viens ir jautājums par izdienas pensijām, un es domāju, par to mums varbūt šodien būs diskusija, un arī Lindas pieminētais sākumā par šo diskusiju, kas ir valdība, ka pēc būtības tagad tiek runāts par šīm tā saucamām izdienas pensijām un tiek pieminēts vārds reforma. Es negribētu no savas puses izvārtot vārdu reformu, tāpēc, ka reforma tas nozīmē būtiska formas pārmaiņa, un tāpēc, manuprāt, izdienas pensiju mehānisms, kāds viņš ir šodien, iespējams, viņš ir jāpārskata, jāuzlabo, bet nav runa par to, ka pilnībā viņš jāreformē. Un kad es runāju par šo, kad te ir jārunā par to, ka izdienas pensiju saņēmēju amatu un profesiju pārskatīšanu. Tad svarīgi šeit runāt par to, ka nevis mēs skatāmies kaut kādās noteiktās nozarēs, kur mums ir jāpārskata, jāreformē. Es nozares neaiztiktu uz šodienas skatījumā, bet es, protams, virzītos tādā virzienā, kad pārskatītu gan amatus, gan profesiju, gan to saucamo risku izvērtēšanu, šajās nozarēs strādāšana, kādi ir amati un profesija un kur kādi riski tiek pakļauti cilvēkiem strādājot attiecīgajā virzienā un esot noteikti amatā vai profesijā. Un tad es ietu šajā virzienā. Un ar tajā noteikti būtu jāpiedalās arī Brīvo arotbiedrības savienības pārstāvjiem. Nākamais jautājums, par kur es gribētu runāt, ir no vienas puses mēs runājam par šīm izdienas pensijām, bet otrs, kas ir iztrūkstošs elements un kur es noteikti uzstātu, par ko būtu jārunā, kad, ja mēs runājam, ka cilvēks ir sasniedzis noteiktu vecumu, kad viņam pienākās izdienas pensija, tas nenozīmē to, ka cilvēkam būtu jāpārtrauc savus darba gaitas pilnībā.
ir svarīgi, ka cilvēks turpina savas darba gaitas, bet iespējams viņš noteiktu fizisku vai citu ierobežojumu vai veselības ierobežojumu dēļ nespēja turpināt konkrēti strādāt noteikti amatā vai profesijā. Bet valstī ir jānodrošina šī apmācība, jaunu prasmju un kvalifikāciju iegūšanu atbilstoši primāri tehnoloģiskam progresam. Mums jāatzīst, ka tehnoloģiskais progress strauji aug un cilvēkam jābūt līdzi un pieprasījumam darba tirgū. Tad ir svarīgi, lai cilvēks, ja viņam ir vēlme, viņš var turpināt savu darbu, viņš var turpināt darbu, atrasties darba tirgū, bet iespējams strādāt citā profesijā, citā amatā, bet svarīgi, ka valsts vai pašvaldība vai brīvo arotbiedrības savienības ar piesaistītiem līdzekļiem nodrošina atbilstošu apmācību, ka cilvēks iegūst attiecīgi jaunu kvalifikāciju, iegūst jaunas zināšanas, lai viņš varētu turpināt strādāt darba tirgū un lai varētu sasniegt arī vecuma pensiju, un tad viņš tā vecuma pensija būtu atbilstoša un atvietojuma līmeņa, par kuru mēs runājam iepriekšējos slaidos. Iespējams, par ko bija viens no jūsu komentāriem, kas bija iesūtīts par iespēju par priekšlaicīgo pensionēšanos, ja cilvēkam ir iepriekš bijis pietiekams darba stāžs, viņš ir uzkrājis atbilstošo pensiju sev. Un attiecīgi atcerieties šos slaidus, par kuriem mēs skatījāmies. Ja cilvēks ir sasniedzis darba stāžu 40 gadi, viņam bijušas ir labas iemaksas, viņam ir bijušas papildus iemaksas no 3. pensiju līmeņa, un viņš redz, ka viņš sasniedz pietiekams sev atvietojums līmeni, tad iespējams viņam nav jāgaida šie 65 gadi, viņš var doties ātrāk pensijā un attiecīgi jau saņem pilnu pensiju, tad nevis saņemt šos 62 gadus iepriekš dodoties saņemot 50%, bet arī pašā laikā iespējams, ja viņam ir ilgstošs darba stāžs, tas atbild uz to, ka viņš ir uzkrājis pietiekamu pensiju kapitālu, viņš var doties pensijā un attiecīgi saņemt savu pensiju jau pilnā apmērā, tad obligāti nav jāgaida šie 65 gadi. Pie nosacījuma atcerieties, mēs skatījāmies šo matemātisko modeli, kas runā, protams, ka šim stāžam, tas nav runa par 30 gadiem. Šeit stāžam jābūt 40 un vairāk gadi. Tad iespējams 40-45 gadi, kur cilvēks var sev strādāt, un 40 gados cilvēks var uzkrāt arī pietiekamu pensiju kapitālu sev. 0. un 4. pensiju līmeņu uzkrājuma veidošana, atcerieties, sākumā minēju. Un šeit es varu jums padalīties ar tādām pārdomām, kad es rakstīju savu disertāciju, papētīju arī citas valstis, kur, diemžēl, pensiju sistēma neeksistē, nav pensijas, bet tur eksistē šis saucamais mūsu izpratnē 0. vai 4. pensiju līmenis. 0. pensiju līmenis runā par to, ka, ja valstī ģimenes ietvaros tiek attīstītas tradīcijas par to, ka vecāki saviem bērniem nodrošina atbilstošu izglītību. Gan augstāko izglītību, gan vidējo izglītību, kvalitatīvu izglītību. Tas runā par to, ka bērniem iegūstot labu izglītību, viņi nākotnē iegūs labi atalgot darbu. Un ievēroja ģimenes tradīcijas, sabiedrības tradīcijas, ka diemžēl veci cilvēki nevar saņemt pietiekamu pensiju vai pensijas vispār nav. Tad bērni palīdz saviem vecākiem. Un tās ir tradīcijas, kad jūs ieguldat savos bērnos, jūs domājat par savu bērnu izglītību, bērni iegūs kvalitatīvu darbu, labi atalgot darbu, un viņiem ir iespēja palīdzēt jums vecumdienās. Un šis ir 0. līmenis, ka jūs atbalstat savus bērnus, ieguldat bērnu izglītībā. Jo izglītība tā ir ļoti svarīga tāds kapitāls, cilvēku kapitāls, kas var nodrošināt nākotnē ienākumus. Tanī pašā laikā mums ir 4. pensiju līmenis. 4. pensiju līmenis ir ieguldījumi, es saucamos neamortizējumos aktīvos. Ar šo es saprotu, ko. Tātad šī gadījumā mēs runājam par to, ka jūs ieguldat naudu, ja jums kādi brīvie līdzekļi, jūs ieguldat zeltā, tātad dārgmetāli zeltā, sudrabā, citos dārgmetālos. Jūs ieguldat naudu mākslas darbos, un šie aktīvi, un trešais jūs ieguldat naudu zemē. Un šie 3 veidi aktīvi, viņi ir tā saucamie neamortizējumie aktīvi. Tas atbild uz to, ka neatkarīgi no jebkādiem sociāli, ekonomiskiem un politiskiem apstākļiem, šiem aktīviem vienmēr būs vērtība. Viņi nekad nebūs nulle vērti. Un ja jūs pasties ilgtermiņā,
šiem aktīviem vienmēr vērtība turpinās un turpinās augt. Protams, notiek nelielas svārstības, varbūt kritumi, varbūt pieaugumi, bet ja jūs paskatieties 30, 40 gadu ilgumā, tad attiecīgi šie aktīvi jums būs pieauguši vērtībā. Un ja jums kaut kādā brīdī trūkst līdzekļu, ko jums izmaksā vai nu esošā vai neesošā pensiju sistēma, jūs šos aktīvus, jo viņi būs likvīdi vienmēr, jūs viņus varat pārdot un saņemt nepieciešamos līdzekļus. Un tādā veidā veidojas šis papildus pensijas jums ienākums, vecumdienu ienākums. Un tāpēc arī šis ir saucamais nerakstītais 0. un 4. pensiju līmenis, kas dod iespēju jums padomāt par savu vecumdienām. Protams, jā, valsts jums nodrošina šeit Latvijā 1. un 3. līmeni, bet tādā pašā laikā jūs varat domāt arī par savām kvalitatīvākām vecumdienām nākotnē, ko jūs varat nodrošināt sev nākotnē. Nu, un pēdējā lieta, 5. par ko es gribēju šeit pieskarties un arī uzrunāt attiecīgi, man vienmēr bija idejiski uzrunāt arī klātesošos par to, ka, ja mēs paskatāmies citas Rietumu Eiropas valstis, tad šo 3. pensiju līmeni veido ne tikai atsevišķi darba devēji, bet šī 3. pensiju līmeņa izveide, ja pensiju plāna izveide notiek arotbiedrību līmenī. Proti, kad atsevišķa arotbiedrība vienojās ar pensiju pārvaldnieku, privāto pārvaldnieku, ka tiek izveidots atsevišķi pensiju plāns arotbiedrības biedriem. Un tad attiecīgi caur iemaksām arotbiedrībām noteikti naudas līdzekļi tiek novirzīti tātad attiecīgi šajā pensiju plānā. Tad iespējams darba devējs, kas ir noteikti juridiskā persona, tad neveic, bet tas tiek veikts ar arotbiedrībām, jo arotbiedrībās ir apvienot tomēr vairākas juridiskās personas, ir vairāk biedru, un šo naudu tad ir iespēja izveidot jau atsevišķu pensiju plānu noteiktai arotbiedrībai. Attiecīgi to pārvaldnieks samaksāt nelielu komisiju, bet tas ir papildus ienākums caur 3. pensiju līmeni arotbiedrības biedriem. Un tas dod iespēju tad uzkrāt pensiju kapitālu, atkal domājot, ka, lai mūsu šis nākotnes atvietojums būtu ne tikai 50, ne tikai 60, bet virs 60, varbūt 70, 80, varbūt 100%. Un šo arotbiedrību iesaist šajā virzienā ne tikai caur darba devēju atbalstu 3. līmenī, bet caur arotbiedrībām, manuprāt, būtu ļoti svarīga, domājot attiecīgi kādā veidā tad dod cilvēkiem uzkrāt šo papildus ienākumu, lai nodrošinātu lielāku ienākumu. Ja, tad, protams, arotbiedrības ir ļoti svarīgas šajā procesā, tad domājot to, protams, ka mēs runājam par izdienas pensijām. Bija viens jautājums, bet es kā arī varbūt vēlreiz atkārtošos, es neatbalstu vārdu reforma, es atbalstu šo amatu un profesiju pārskatīšanu. Es atbalstu tādu ļoti svarīgu mehānismu, kad ir cilvēkiem sasniedzot vecumu, ka viņš dodas izdienas pensijā, ir svarīgi viņam turpināt strādāt. Iespējams, ne tajā pašā amatā, bet profesijā. Viņš var strādāt tajā pašā nozarē vai citā nozarē, bet jābūt atbalsta mehānismam vai nu caur arotbiedrību, vai caur valsts vai pašvaldības iestādi, lai cilvēki saņemtu jaunas zināšanas, kvalifikācijas, prasmes, atbilstoši tehnoloģiskam progresam un pieprasījumu darba tirgū. Domājot par 0. un 4. pensiju līmeni savā dzīvē, un noteikti vēlreiz varbūt atgādinoties arotbiedrības, tātad aicināt domāt par šo atbalstu, veidojot šo 3. pensiju līmeņa plānus saviem biedriem, un tas būs noteikti svarīgs atbalsts, domājot par šīm te laimīgajām vecumdienām. Tas no manas puses šodien būtu viss manā stāstījumā, tātad kā mēs izgājām tam ceļojumam cauri no Ādama Smita 18. gadsimta stāstījuma par tautu bagātību, par labklājību, ka labklājība veidojas no mūsu darba, no mūsu ieguldītā darba, no saņemtiem ienākumiem, no mūsu atbildīgi veiktajiem maksājumiem sociālas apdrošināšanas sistēmā, un caur šo individuālo prizmu mums katram ir jādomā, kādā veidā mēs veidojam mūsu pensiju kapitālu, kā mēs nodrošinām šo atvietojamību sev nākotnē, lai mēs varētu domāt par kvalitīvām vecumdienām nākotnē, jo tā ir mūsu katra individuāla atbildība, bet te ir līdzatbildība, sadarbība, solidaritāte ar valsti. Paldies par uzmanību, un es labprāt, ja būtu jautājumi, tagad atbildētu uz jūsu jautājumiem, un ja arī kāda diskusija mēs varētu padiskutēt par saistītiem jautājumiem. Paldies!
Jā, paldies Edgaram Vojskim par detalizēto stāstījumu un prezentāciju. Attiecībā par jautājumiem varbūt tās, ka mēs varam vispirms atbildēt uz tiem, kurus es biju nosūtījusi. Pareizi sakot par to, ka par priekšlaicīgu pensionēšanos jūs jau atbildējāt, nu, ka tas Mhm. būtu pie lielāka darba stāža. Bet jautājums bija par to, ka vai pensionēties šobrīd, vai atlikt pensionēšanās nu, tā kā uz vēlāku laiku. Jo kāda tā vienkārši tā situācija šobrīd ir tātad tirgos. Un arī par mūža polisi bija jautājums. Jā, vai ieguldīt mūža polisē vai Jā. izvēlēties citus variantus. Jā. Lūk, tad skatieties par to agrāku vai vēlāku pensionēšanos. Mans skatījums ir tāds, un šeit nav absolūtas atbildes, jo vienmēr katram iedzīvotājiem, cilvēkam būs sava individuālā finansiālā situācija. Proti, tanī brīdī, kad jūs pensionējoties, jums svarīgi ir doties valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un apstīties, kāda tad ir tiešām tā pensija tanī brīdī jums. Ja, ko jums kas ir sarēķināts. Un tanī brīdī, saprotot savu individuālo finansiālo situāciju, jo katram mums individuāli, tas vārds individuāli man bieži atkārtojas, bet tā tas dzīvē ir savas vajadzības finansiālais. Ja, jo katram tas patēriņa gros attiecībā uz precēm pakalpojumiem atšķirās. Un tanī brīdī tad jūs arī attiecīgi varat pieņemt lēmumu. Protams, bieži ir situācijas tādas, ko pieņemsim tā diskusija, ka ja ir bijis kritumi finanšu tirgos, ka tagad tiek piedāvāts par to, kad jūs varētu vēl pāris gadus pagaidīt, varat pagaidīt pāris gadus un pagaidīt, kad būs atjaunosies finanšu tirgi. Bet neviens no mums nav pasargāts, ka atkal kaut kādas svārstības var atkārtoties. Un tas atbild uz to, ka tanī brīdī jums jāapstās, ok, cik pirms tam ir bijis mans stāžs, kāds pensiju kapitāls man ir uzkrājies un kāds atvietojums man tiek nodrošināts tajā brīdī. Ja, šis procents. Un izējot no tā, tad jūs attiecīgi pieņemat savu lēmumu. Un tas arī pāriet uz šo te atbildi uz mūža pensijām, mūža apdrošināšanas polisēm. Ja, tad runa ir par to, ka jāsaprot, ka tas ir produkts, par kuru jums jāmaksā, jūs maksāsiet komisiju. Bet, protams, tas dod iespēju, ja man ir pietiekami liels kapitāls uzkrāts tajā brīdī, ir zināmā mērā iestājies tāds kritums, bet es to naudu, protams, varu nodot pārvaldībā, jo agri vai vēlti finanšu tirgi atgriezīsies. Un tā nauda man iespējams, ka man viņa varbūt vairāk būs vajadzīga pēc 2-3 gadiem. Varbūt nosacīt mani mazbērni dodās, viņiem jādodās studēt ir pēc pāris gadiem, un tad man to naudiņu vairāk vajadzēs pēc 2-3 gadiem. Un tad es šo naudu vienojos, kad es viņu izmantošu nosacīt 2-3 gadu, nodošu pārvaldībā. Un tas man dod iespēju tad izmantot manu ienākumu tajā brīdī. Bet šeit ir svarīgs elements. Šeit parādās nodokļu jautājums, šis fiskālais jautājums. Proti, kurā brīdī es samaksāšu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jo runa ir par to, ja es to naudu ieguldu un tad es viņu izņemu, kurā brīdī es maksāšu to iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jā, šos 25%. Jā, 25%. Jā. Ja, tad attiecīgi, kurā brīdī, cik es samaksāšu, kurā brīdī to nodokli. Un par to jums arī jāpadomā. Ja? Vai es šodien to paņemu naudu un pārceļu pilnīgi uz pensiju kapitālu, tad es nesamaksāju neko. Vai es pārceļu viņu tātad attiecīgi ilgtermiņā, un ja es tur gūšu nākotnē ienākumus, tad no tā papildus gūtā ienākuma es samaksāšu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja? Tad atkal nedaudz tāda liela plānošana no individuālā viedokļa šeit ir svarīga. Tāpēc un vēl otrs elements, ja, par ko nebieži grib runāt, par to, ka jūs saprotat, šīs polises viņas jau nav bez maksas, ja jūs kaut kādu komisiju maksāsiet vienmēr. Un tas vienmēr ir tas salīdzinājums, ja jums tur ir 100 vai 200 eiro, tas, teiksim, tas papildus ienākums, tad varbūt nav. Bet ja te runa ir par 1000, tad varbūt ir vērts par to domāt attiecīgi. Tad atkal tas ir tāds ļoti individuāla situācija, un te būtu varbūt svarīgi arī tāpēc arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kolēģiem par šiem mācīt arī cilvēkiem izskaidrot šos lēmumus. Ja.
Jā, paldies par atbildi. Tad mums ir ienākuši trīs jautājumi. Tātad Zoom, Mhm, Zoomā, un tad pirmais ir par to, ka vai ir zināma valsts Eiropas Savienībā, kur ir vislabākā un vissliktākā pensijas sistēma. mhm. Un tad par izdienas pensijām un par, kad nav saistīta ar vecumu pensiju sistēmu. To es tā īsti neizprošu jautājumu, bet jā, varbūt tas jums ir skaidrs. Jā. Nu, pirmais ir, vai ir zināma valsts, kurā ir vislabākā vai sliktākā pensijas sistēma. Nu, grūti, mēs nevaram teikt labāka vai sliktāka, ja, jo tas nedaudz saistās ar to, kad redziet, kāda, cik stabila ir pensijas sistēma. Vai ilgtermiņā primāri tā sistēma kā tāda jums spēs nodrošināt pensiju, ņemot vērā sociālo-ekonomisko situāciju. Labāka vai sliktāka, mēs runājam absolūtos lielumos vai procentu izteiksmē tajā atvietojuma līmenī. Es varu pateikt to, ko bieži arī piemin, Latvijas pensiju sistēma tika atzīta kā viena no pasaulē stabilākajām pensiju sistēmām. Pat 2000, tas, ja es nekļūdos, 14. gadā bija Starptautiskā valūtas fonda pētījums, kur bija arī raksti par veiksmīgākajām pensiju sistēmām pasaulē. Un tur bija 18 pasaules valstis, starp kurām bija arī Latvija. Un ņemot vērā tos sociāli, ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, kas eksistē Latvijā, un viņas joprojām eksistē, ja, tad mēs varam runāt par šo stabilitāti. Tanī pašā laikā, protams, ka mēs runājam par pensiju sistēmu labāk vai sliktāk, es varu pastāstīt, man bija pieredze dzīvot tādā valstī kā Slovēnija. Un šī valstī, kas ir interesanti, ka šeit valsts un pašvaldība nodrošina papildus labumus pensionāriem, kas ir tādi, es teiktu, netiešie labumi. Proti, kas ir interesanti, kad, ja jūs dodieties uz aptieku, jums ir šī ID kartiņa, ja, tad jūs saņemat, tad, teiksim, pensionāriem ir atvieglojums uz PVN, iegādājoties medikamentus. Pensionāriem saņemot citus medicīniskos pakalpojumus, viņiem ir virkne atvieglojumu. Ja, tad jūs tiešā veidā varbūt nesaņemat absolūtos skaitļos, absolūtā naudā kaut kāds papildus maksājums, bet valsts jums caur citiem kompensējušiem mehānismiem nodrošina papildus labumus, lai jūs varētu saņemt preces un pakalpojumus. Ja. Tad ja mēs runājam tur labāk vai sliktāk, kad jums ir lielāka vai mazāka pensija, tas ir viens. No otras puses, mēs paskatāmies par šiem sociālajiem labumiem, ko valsts spēja nodrošināt. Un man, pieņemsim, ļoti simpatizēja, kad bija attiecīgi Slovenijā, kur ir ļoti izteikti sociāla ekonomika, ja, kur valsts ļoti atbalsta pensionārus, kad no vienas puses tās pensijas varbūt ir caurmērā, absolūtos skaitļos varbūt nedaudz lielākas, bet pensionāri iegūst šos papildus labumus. Manis pieminētos, teiksim, PVN atvieglojums. Nosacīti, ja jūs pērkot medikamentus un ar pensionāru kartiņu ejot aptiekā, varat pa 20% lētāk iegādāties medikamentus. Tas jau ir iegums. Dodoties pie ārsta, jums tur ir priekšrocības, attiecīgi saņemt kaut kāds pakalpojums. Ja. Tad tas runā par tādu sociālu atbalstu. Ja, un tāpēc grūti runāt par sliktāku vai labāku. Runājot par izdienas pensijām, šis otrais jautājums. Izdienas pensija nav saistīta ar vecuma pensijas sistēmu. Jā, viņa nav, bet ko es gribēju šeit svarīgāko, kad izdienas pensija, tas ir mehānisms, lai cilvēks spētu saglabāt savu dzīves kvalitāti pēc tam, kad viņš fiziski šeit es atkārtojos, fiziski vai morāli vai citu risku apstākļu dēļ nevar turpināt darbu savā profesijā vai amatā. Bet svarīgi domāt par vecumu pensiju nākotnē, lai, teiksim, cilvēkam, tagad turpinot strādāt, veicot papildus iemaksas, strādājot citā vai amatā vai profesijā, varētu turpināt uzkrāt pensiju kapitālu un sasniedzot šo pensijas vecumu, saņemt atbilstošu pensiju no atvietojamības līmeņa. Ja, jo jūs zināt, ka jūs sasniedzat nosacīti šos pensionēšanās vecumu, tad tiek izvēlēts, vai jūs paliksiet pie savas izdienas pensijas vai vecuma pensijas. Protams, ja jūs būsiet strādājuši tikai nosacīt 20 gadus,
vai 25 gadus, šī summa, ko jūs būsiet uzkrājuši, nebūs liela. Un pēc tam, ja jūs attiecīgi nebūsiet strādājuši, pēc tam nebūsiet veikuši iemaksas, tad, protams, jūs paliksiet pie tās pašas izdienas pensijas. Bet turpinot strādāt, jūs palielināsiet šo savu pensijas kapitālu, un vecuma pensija būs nākotnē lielāka. Un tas atvietojums jums būs lielāks. Tad jūs līdz ar to atbildat, ka jūs saglabāsiet dzīves kvalitāti ne tikai tajā brīdī, kad jūs sasniegsiet izdienas pensijas vecumu, bet arī sajos 65 gados. Jūs turpināsiet saņemt to pašu dzīves kvalitāti, un tas ir būtiskākais. Un tāpēc ir svarīgi domāt ilgtermiņā. Jā, izdienas pensiju jūs saņēmuši, bet ar to nevajag izbeigt savu darba dzīvi. Jā, svarīgi turpināt viņu. Tā. Te nedaudz, vai dodas pensija ir spēkā pensijas uzkrājuma, un tas tiek izmantots. Var saņemt turpināt strādāt daudz citā. Jo atbilde ir jā. Jā. Tad to, ko mēs arī tikko izrunājam, jā, tad jūs strādājat, jūs veicat iemaksas, jā, un jūsu pensiju kapitāls turpina pieaugt. Jā. Un tas, es domāju, turpinājums manam stāstījumam. Ņemot vērā. Jā, un tad ir tāds garāks jautājums par viestrādniekiem. Jo ir jāsaka tā, ka ārotbiedrība arī nostāja un attieksme pret viestrādniekiem ir bijusi vienmēr, varētu teikt, tā ieturēta. Un tāpēc droši vien arī šis jautājums par viestrādniekiem. Tas ļoti labs jautājums, jā. Jā. Vai nebūtu attīstīt ražošanu sniegšanu? Atbilde jā. Bet vēlreiz es, diemžēl jums pateikšu, šī ekonomiskā matemātiku nedrīkst neapmānījusi, pat pieņemot, ka šodienas strādājošie sāk strādāt produktīvāk, tieks ieguldīt vairāk ražošanā, ar to nepietiks. Joprojām stāv aktuāls šis jautājums, kad ir šie 100 000 nepieciešami. Tur ir plus, diemžēl. Ja, kad ir jāatzīst, un tas ir atbilde to, ka jūs esat Rīgas ielās, jūs paskatieties, tie cilvēki, kas jums bieži nāk pretī vai brauc uz velosipēdiem, viņu ir daudz. Un tas ir tirgus, ko parādīs. Tad ir pieprasījums darba tirgu pēc tiem pakalpojumiem, ko jau mēs paši negribam veikt. Un tas atbild uz to, ka jau šie neredzamā ekonomikas roka šos strādājušus ir atvilkus uz šejieni. Un tas notiek. Un tagad ir līdz ar to mēs nevaram ignorēt šo faktu. 2, mēs nevaram iztēloties tā, ka kā viņi strādā, tā strādā, un mēs ar šo jautājumu nekontrolēsim, nepieņemsim lēmumus. Ir svarīgi tātad, lai līdzvērtīgi kā mēs, jebkurš, kas strādā, veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, arī viņiem jāuzliek par pienākumu veikt šīs sociālās apdrošināšanas ienākumus, lai attiecīgi šis tirgus mehānismus izlīdzinātos un attiecīgi tātad iegūtu gan mēs kā strādājošie, viņi samaksātu un arī mūsu nākotnes pensijas tiks nodrošināts. Un te ir tāpēc svarīgi, kad arī šis darba stāsts, lai jūs varētu pretendēt uz minimālo pensiju, sāk piedalīties, ir 20 gadi šodien. Ja, un tad nav runa par to, ka, protams, mēs viņus negaidām šeit 20 gadus, bet arī pašā laikā, kamēr viņi atrodas šeit tirgū, viņi šeit strādā, veic iemaksas, mums rodās papildus uzkrājumi, un tas arī veicina sasniegt mums to atvietojumu. Bet, diemžēl, ar ko es sāku, nepietiks tik noignorēt šo faktu, ka viņi šeit ir, lai viņi nemaksā, mēs kļūsim produktīvāki. Mēs maksāsim, arī, diemžēl, ar to nepietiks. Arī, ja dzimstība pieaugs līdz 1,8, arī ar to nepietiks. Tāpēc ir svarīgi, šie 100 000 viņi ir atbraukuši, lai jūs saprastu to, lai kā mēs te ignorētu un teiktu, ka bieži man citreiz te kaut kur sociālos tīklos raksta, ka te Voļskis izdomājis, ka reku vajag atvest tos darbiniekus. Es nevienu neesmu veids, viņi ir paši atbraukuši. Tirgus ir noticis, tirgus roka ir nostrādājusi. Tagad ir svarīgi viņus kontrolēt un no viņiem paņemt tas, kas viņiem pienākās. Jā, jautājums ir par to, ka arī nenoliedzam, ka viestrādnieki ir nepieciešami sociālajam budžetam, lai turpinātu teiksim, šo augšupējošo līkni un nodrošinātu ar pensijām arī tagadnes un nākotnes pensionārs. Bet jautājums vai par to, ka ļoti liela ēna ekonomika starp viņiem, un tad viņi neveic šīs iemaksas. Bet tā ir tā kontrole. Es vēlreiz atkārtoju, tā ir tā kontrole, kur vienreiz jāpieņem gan ekonomikas ministrijai, finanšu ministrijai, valsts ieņem dienestu. Es domāju, ka liela daļa zina, kādos nodokļu režīmā viņi darbojas,
kādās darba attiecībās, ja tās var nosaukt par darba attiecībām, viņi darbojās, bet šim jābūt kontrolas mehānismam. Nevajag iztēloties, ka kaut kas te pats par sevi atrisināsies. Jo mēs paši sev šaujam kājā ar to visu. Mēs paši šaujam kājā. Un tāpēc ir varbūt nedaudz šim spēcīgam mehānismam. Protams, mēs darbojamies Eiropas Savienībā, brīvais darba tirgus un tā tālāk, bet primāri mums jādomā par nacionālām interesēm. Tas ir pirmais, par ko būtu jādomā. Jā, paldies, skatos Mārtiņam Bužulim. Jā, Mārtiņš. Jā, lūdzu, Mārtiņ. Jā, labdien visiem pārējiem, tā skaitā arī, kā teikt, vadītājiem. Sirsnīgs paldies, Vojska kungs, par šo skaisto prezentāciju. Es saprotu, ka Linda parūpēsies par to, lai mēs prezentāciju redzētu. Man sevišķi interesē tā skaistā blokschēmiņa par visiem procentiem un sadalījumu, kādās naudiņas sadalās, jo reizēm man tā skaidrība nav. Kaut gan īstenībā esmu pensionārs ar 50 gadu darba stāžu, sākot ar septembri un tam līdzīgi. Ja? Tā, man interesē tādas lietas, es nodarbojos ar darba aizsardzības jautājumu, tāpēc bišķiņ specifiski jautājumi būs. Ja? Pensija un darba spēja zaudējums. Ja? Tā brīdī, kad noskan zvans un cilvēks var saņemt vecumu pensiju, viņam tiek pārtraukt darba spēja zaudējumu, kā teikt, izmaksā. Vai cilvēks, kurš zaudējis, piemēram, roku, ja? Un līdz ar to viņš varēja strādāt citā darbā, ja? Kurā, kā teikt, varbūt, ka tas ienākums viņam bija daudz mazāks, ja? Vai tomēr nebūtu godīgi, ja mēs tomēr viņam to darba spēju zaudējumu procentiņu kaut kādā veidā tomēr piemaksātu to naudiņu? Tas ir pirmais jautājums. Es pēc kārtas, vai ne? Es pierakstīšu, varbūt iedrīkst tā. Jā, jūs turpiniet, lūdzu. Jā, tad otrais jautājums pavisam vienkārši. Priekšlaicīgā pensionēšanās. Ļoti daudz cilvēku pie mums neizmanto šo iespēju vienu iemeslu dēļ, tāpēc, kad viņš nevar saņemt darba samaksu tajā laikā. Ja? Tad līdz ar to viņam arī, kā teikt, tās pārdomas rodās. Ja? Par to vajadzētu padomāt. Tad, kad sākās 15. slaids par šiem riskiem, kādi mums ir, ja? Un sākumā bija šis risks par izdienas pensiju, ja? Jūs pieminējat ļoti labi, ka tāda riska pastāv un tam līdzīgi. Ja? Bet noteikti vienmēr vajadzētu akcentēt to, un jums tālākā tekstā tas arī parādījās, ja? Bet man ļoti gribētos, lai vienmēr mēs teiktu par darba vides risku, ja? Jo cilvēks strādājot šādā vidē, ja? Tātad viņš noteikti ir iespējams sabojājis savu veselību, ja? Un tad viņam arī attiecīgi nākamā darba vieta nedrīkst būt ar tādiem pašiem darba vides riskiem, jo mums ir ļoti paradoxāli statistiski pierādīta situācija, ka cilvēks, kurš ir iegūs arodslimību, ja? Pirmreizējo arodslimību, apmēram 90% turpina strādāt tieši tajā pašā vietā, ja? Un tieši to pašu darbu, ja? Un turpināt bendēt savu veselību. Un 7. slaidā man ļoti, kā teikt, ieinteresēja sarkanā līkne, tas, kas ir par tiem, kā teikt, veciem cilvēkiem, kas attiecīgi, kā teikt, grauj mūsu visu, kā teikt, darbības un tam līdzīgi. Bet man jāsaka tā, ka cilvēks, kurš esot pensijā un kurš var strādāt, viņš maksā nodokļus visā pilnā apmērā, principā, ja to dara tādā pilnā apmērā, par ko var pārliecināties. Tātad pirmais ir ienākums nodokļi, un otrais viņam arī vajag uzturēt savu veselību kārtībā. Ja? Un līdz ar to arī šī veselība pie mūsu veselības sistēmas, ja? Ar visiem plusiņiem un mīnusiņiem, tā tomēr ir maksas, kā teikt, pakalpojums. Ja? Un gala rezultātā viņš arī šo veselības sistēmu tādā vai savādākā mērā uztur. Ja? Un, teiksim, tiem, kam ir laba veselība, tie, kā teikt, priecīgi var darboties, viņam tā veselība ir jāuztur. Ja? Un līdz ar to arī naudas līdzekļi aiziet uz šejienu. Kāds būtu jūsu viedoklis par to? Ja? Viss, paldies! Jā, paldies jums, Mārtiņa, par komentāriem. Tā, es mēģināju pierakstīt. Tātad viens, kur jūs runājāt par cilvēks, teiksim, viņš veic darbu, kaut kā darba laikā viņš tur gūs kaut kādu traumu vai tādu būtisku traumu, viņam iestājas noteikti darba nespēja, invaliditātes kaut kāda rādītāja, bet viens ir, protams, jāmeklē mehānismi caur sociālās apdrošināšanas sistēmu, kā kompensēt šo iztrūkumu, bet otrs ir, es gribu pastāstīt, pieņemsim, man bija vienreiz brīnišķīga pieredze, es biju Nīderlandē, kur šī institūcija, kas ir nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar, kā Latvijā saucās, institūcija, kas nosaka to invaliditātes grupu. Darba vides
valsts darba ekspertīzes ārstu valsts komisija. Jā, šī te paldies jums. Ja? Bet līdzīgas institūcijas, ko viņas izdarīja, viņi izstrādāja tādu priekš cilvēkiem, tas saucās vilcieniņš no 7 vagoniem, kā cilvēku integrēt darba tirgu neatkarīgi no viņa saucamā invaliditātes līmeņa. Ar to saprotot, ka viņam tiek dota iespēja iegūt pastāvīgi papildus, iegūt jaunas zināšanas, jaunas prasmes, nestoties uz kaut kādiem vai nu fiziskiem vai mentāliem ierobežojumiem, lai viņš atrastos darba tirgū. Un viņš katru gadu viņam šis viņa nosacītais vagoniņš tiek pārskatīts, lai viņš sasniedzot noteiktu līmeni, ar katru gadu varētu veikt jau jaunus, vairāk kvalificētus darbus ar augstāku pievienoto vērtību, ar to domu, ka cilvēks mācās, cilvēks attīstās, neatkarīgi, protams, viņam ir kaut kādi fiziskie vai mentālie ierobežojumi, bet ir noteikti darbi, kurus viņš spēj veikt. Un tātad, attiecīgi, lai sasniedzot pensionēšanās vecumu, viņš būtu sakrājis noteikti pensiju kapitālu, kur arī piedalās, kā es minēju, šis piemērs par arotbiedrību iesaist 3. līmenī, tad Nīderlandē šis ir ļoti attīstīts, un tad caur šo mehānismu šis cilvēks ir ieguvis papildus pensiju kapitālu, un viņš arī spēj saņemt attiecīgo pensiju. Un tas atbild uz to, ka no vienas puses mēs varam meklēt kaut kādus sociālos risinājumus, bet tādā pašā laikā būtu nedaudz varbūt no tāda ieguldījuma cilvēku kapitālā padomāt, kā šiem cilvēkiem, neskatoties uz noteiktiem invaliditātes stāvokli, gan fizisko, gan mentālo, cilvēks tomēr spēja atrasties darba tirgū, viņš attīstās, viņš aug, un ar katru gadu, vai katrus 2 vai 3 vai cik gadus, viņš sasniedz noteikti līmeni, lai viņš varētu darboties attiecīgās darba vietās. Un tā sistēma ir ļoti spēcīgi izstrādāta, tur ir piešķirts finansējums, tātad mēs nerunājam par kaut kādiem kompensāciju mehānismiem, bet mēs runājam par ieguldījums mehānismiem. Un šī, pieredze, es domāju, būtu viens no tiem ceļiem, kas būtu meklējams Latvijā. Otrais par darba vides risku. Man patika šis jūsu apzīmējums, tas meklē tiešām tādu definīciju, šī ir tāda noderīga definīcija. Tiešām ir svarīgi cilvēkiem, domājot par šo izdienas pensiju, tad attiecīgi domāt, kādi ir šie riski, ar kuriem viņš ir līdz šim darbojies, bet to, ko es biju domājis, ka ir svarīgi iespējams, kad cilvēks jau sasniedzot to noteikto vecumu, kad viņam jau ir attiecīgi fiziski ierobežojumi, veselības ierobežojumi, iespējams morālie, varbūt mentāli ierobežojumi turpināt šo darbu, jo šie vides riski. Tiešām viņam mainīt šo risku vidi, un attiecīgi viņam doties strādāt darbu kādā citā amatā vai profesijā, bet lai viņš to varētu izdarīt, šeit ir jābūt vai nu valsts vai pašvaldības vai arotbiedrība atbalstam, lai viņš varētu izmācīties, iegūt attiecīgo izglītību, attiecīgās prasmes, un rītdien vai parīt viņš varētu doties strādāt šo darbu. Un tas arī sasaucās arī ar šo priekšlaicīgo pensionēšanās jautājumu. Ja? Svarīgākais, ka cilvēks ir uzkrājis noteiktu pensiju kapitālu, kā es pieminēju, šie 40, tas aprēķins arī šajos grafikos parādīja, ka pietiekams atvietojums tiek sasniegts attiecīgi, ka jūs sasnieguši šos 40-45 gadu darba stāžu. Un ja jums ir pirms tam bijuši visi nepieciešamie mehānismi 1., 2., 3. līmenī, tad jūs pēc būtības šo atvietojumu jau esat sasnieguši jau 80, varbūt 90, varbūt pat 100%, bet noteikti viņš ir virs 100%. Un līdz ar to tas nevienam netraucē doties priekšlaicīgā pensijā. Protams, šeit rodās jautājums, ka jūs nevarat saņemt strādāt citu atalgot darbu šajā laikā, bet atkal tas ir individuāls lēmums. Jo šis atvietojums, ja jūs būsiet sasnieguši tur 80, 90 vai 100%, es domāju, jums nav tad vajadzības šajā gadījumā attiecīgi strādāt tajā gadījumā. Ja? Līdz ar to tāpēc ir svarīgi šis, ka mēs runājam par to garo stāžu, te nav runa par 30 gadiem. Mēs runājam par 40 vairāk, tad 45, 50 gadi. Ja cilvēks tiešām ilgi strādājis, un viņš ir jau uzkrājis attiecīgo pensiju kapitālu sevi, un viņš var spēj atvietot savus ienākumus. Un tas ir svarīgi. Es ceru, es pierakstītā
varēju visus atbildēt, Mārtiņ, uz jūsu Jā, jautājumu. paldies, sirsnīgs. Jā, nu tas par to te sarkano līkni un pensionāriem, kas strādā, jā, tas tā vairāk kā konzistējošs faktiņš. Jā, paldies. Jā. Tā es skatos, vēl viens ir, mums ir Jā, no Dats Daces, Vītols. no Jā. Daces. Pirmais ugunsdzēsējs. Es nevaru veikt savu darbu, bet man ir citi resursi, piemēram, Mācīsko, vai es varu saņemt izdienas pensiju. Atbilde jā. Jā. No kuras man tur vēl uzkrājumi? Jā. Vārds sakot, kas notiek, ka mana alga, ja paralēli saņem izdienas pensiju. Tad jūs turpināt saņemt savu algu, jūs turpināt maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksu, jūs brīnišķīgi veicat, man prieks, ka jūs turpināt darba gaitas, un tas runā par to, ka jūs turpināt saņemt savu izdienas pensiju līdz brīdim, ka jums būs, jūs sasniegsiet vecumu, valstī noteiktu pensionēšanās vecumu, un tādā brīdī tiks pastīts, vai jūsu pensiju kapitāls un attiecīgi no tā rodošo pensija, kura būs lielāka, vai izdienas pensija, vecuma pensija, un to attiecīgi jūs turpināsiet saņemt. Ja. Bet, ja jūs tiešām esat godprātīgi strādājusi, veikusi sociālas apdrošināšanas iemaksas, un pēc došanās izdienas pensijā jūs turpināt šo darbmācības darbu, milzīgs paldies jums par to, un tas atbild par to, ka jūs veicat papildus iemaksu, un visdrīzāk jūsu pensiju kapitāls būs pietiekami liels, un tā jūsu vecuma pensija būs lielāka nekā izdienas pensija. Un tas ir tāpēc, es vēlreiz atkārtoju, ir svarīgi, ka jūs turpiniet šīs darba gaitas. Tā. Jā, paldies, jā. Skatos pa izdienas pensijām šodien aktīvi jautā klātesošie. Vai izdienas pensijas noteikti taisnīgi pret visiem? Es nevaru doties spēlē, lai gan izjūt profesionālu izdegšanu. Par to taisnīgu vai netaisnīgu pret visiem sabiedrības locekļiem tā nav vārda jā vai nē. Bet, ko es gribētu ar šo pateikt, ir svarīgi saprast, tajā sistēmā ir, es teikšu, brāķis. Un brāķis ir tamā, kad šo sistēmu, kad viņa teiksim, ir pārgājusi no Padomju Savienības, mums, diemžēl vai par laimi grūti pateikt. Man viens kolēģis arī teica, ka īstenībā tas nākot no senās Romas, šis te izdienas pensiju, kad Romas ģenerāļiem tika piešķirt šie papildus maksājumi. Bet stāsts par to, ka mēs nedrīkstam skatīties uz izdienas pensiju, ka mēs skatāmies noteiktu nozaru darbiniekiem. Tiek izmaksāti visiem. Mans skatījums, ka mums jāpārskata šis saraksts ļoti nopietni, atceroties par šo te darba vides risku, par fiziskiem riskiem, mentāliem, morāliem riskiem, kas ietekmē cilvēku, kas ierobežo viņu kaut kādā perioda laika posmā pēc tam turpināt veikt šo darbu šajā amatā vai profesijā. Un pārskatot šo sistēmu, tāpēc nepatīk man vārds reforma. Ja, reforma tas nozīmē sistēmu mainīt pilnībā. Ja. Jo pensiju sistēma 30 gadu atpakaļ tika reformēta, jo tiešām pēc būtības viņa tika samainīta. Šeit es tikai uzskatu to, ka ir jāpārskata šis pārskatījums attiecībā uz amatu un profesijas sarakstu noteiktās nozarēs, kam tiešām viņa pienākās, un attiecīgi tur jāpieņem šie attiecīgie lēmumi būt. Bet svarīgākais elements, kam jānāk klāt būt šajā sistēmā, ka tiešām gan valsts, gan pašvaldība rod līdzekļus, arī iespējams arotbiedrības izstrādā attiecīgus mehānismus, kur piesaist iespējams arī Eiropas Savienības līdzekļus, lai šie cilvēki varētu iegūt papildus zināšanas, kvalifikācijas, prasmes, lai vai nu tādā pašā nozarē, vai nomainot darba vides risku, varētu turpināt attiecīgi darba gaitas. Citā nozarē viņi strādātu, viņi turpinātu krāt savu pensiju kapitālu. Un tad es varētu teikt, jā, tad viņi ir taisnīgi. Šeit ir, teiksim, sistēma kā ir, bet ar zināmu brāķi viņi ir, ja, kura būtu tāpēc jāpārskat, bet es nesaku, ka jāreformē. Jāna ir, Milbritai ir jautājums. Lūdzu, Jāna. Labdien! Paldies jums par ļoti interesantu un vērtīgo lekciju. Jāsaka, ka es pārstāvu Latvijas Nacionālā baleta arotbiedrību un
Nu, teiksim tā, man nav skolā bijis priekšmets ekonomika tajā laikā, kad es beidzu, jā, un man šis viss bija ļoti liels jaunums, un tā kā vispār šī informācija. Un tādēļ varbūt es atvainojos par varbūt muļķīgiem jautājumiem, bet nu man ir tā iespēja uzdot. Man pašlaik ir 3 jautājumi, bet es uzdošu pa vienam, jo varbūt, ka man tad, jūs tad arī paskaidrosiet, varbūt man taps skaidrāks. Tātad, ja es strādāju vienlaikus vairākos darbos, vai visas šīs darba vietas tātad līdzvērtīgi veic tās iemaksas pensiju fondos un, nu, tā kā līdzvērtīgi, vai tur kaut kā mainās atkarībā no tā, kurš maksā vairāk? Tas ir pirmais. Paldies. Atbilde ir jā. Ir īsa atbilde jā, jo sociālās apdrošināšanas iemaksas primāri, ja, tātad veids attiecīgi jūs darba devējs no jūsu bruto algas. Ja. Tātad tur nav runa pirmā vai pamatdarba vieta, tad no visiem tad līdzvērtīgi jums uzreiz tiek atvilkts, tad attiecīgi šis sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek iemaksāts sociālās apdrošināšanas budžetā, kur tiek pārdalīta tā naudiņa attiecīgi starp pirmo un otro pensiju līmeni. Paldies. Nākamais jautājums. Kuram konkrēti tad būtu, kurai ministrijai būtu jāsako līdzi tiem demogrāfijas rādītājiem, jo, piemēram, par demogrāfiju, nu, šīs diskusijas ir ļoti sāsinājušās tieši, nu, pašā pēdējā laikā, kaut gan taču cilvēki ar noteiktu profesiju zina, seko līdz rādītājiem, kāpēc tas sāsnās tieši tagad, un kurš ir atbildīgs par to, ka tieši tagad paceļ tos visus pabalstus, jā, lai veicinātu demogrāfiju, bet par to nedomāja jau tad, kad tie rādītāji sāka slīdēt uz leju. Paldies! Tad atbildi tā primāri par to jādomā būtu labklājības ministrijai, ja, kas ir tā kā ministrija, kas uzrauga sociālas apdrošināšanas un pensiju sistēmu viņa atbildībā. Bet es te vairāk kārt esmu teicis, ziniet, ka kā daudz saka, šodien tas jautājums ir pacelts, tas nav nekas jauns. Atcerieties, es rādīju šo līkni, ja, un šīs problēmas ar šīm demogrāfiskiem izaicinājumiem bija zināms jau 30 gadi atpakaļ. Proti tas viss tika apzināts, kad 90. gadu vidū strauji kritās dzimstība. Un tas atbilst tam, ka šodien darba tirgū dodās tie maz dzimušie jaunieši 90. gadu vidū, 2000. gadu sākumā. Un tas jau tā kā vienkārši matemātiski izprognozē. Tad, ja mazāk piedzim, paiet 18, 20 līdz 22 gadi, ja, kad jaunieši dodās darba tirgū, tad atņem ir šodien 25. Tad mīnus attiecīgi šos te skaitļus, ja, tad ir šis te zemā dzimstība, tagad viņa tagad atainojās. Tajā pašā laikā šis lielais pensionāru pieaugums ir arī bijis zināms, jo jāsaprot, ka lielā nosacīti augstā dzimstība vēl padomi laikos 60. gados, 70. gados, kas turpinājās 80. gados. Ja? Tātad šie pensionāri, cilvēki, kas ir dzimuši, tagad iznāk 60. gados, kur bija liela dzimstība, un arī vēl 70. turpinājās, tad viņi tagad kļūst pensionējās. Un tas jau bija zināms un izrēķināms, ka mums būs daudz pensionāri pret maz strādājošiem. Līdz ar to, tāpēc, ka tagad pēkšņi kāds kaut ko atradis un ieraudzījis un pasakot ir kaut kāds, tas ir jaunatklājums, man ir liela kritika pret to, ka tas nav nekas jauns. Tas bija zināms jau 25, 30 gadi atpakaļ. Vienkārši mēs ar to esam dzīvojuši un tagad nedaudz tur domājuši šādi vai pa labi, pa kreisi par pensionēšanās sistēmu, pensionēšanās vecumu, par kur mēs, ja gribiet, varam atsevišķi parunāt pēc tam. Bet atbildīgā ir labklājības ministrija. Par tiem demogrāfijas jautājumiem, protams, ir, es domāju, tas vairāk sasaistās ar fiskāla rakstura jautājumiem, bet trešais ir, es vairāk to sauktu problēmu ar izglītības jautājumiem, jo, diemžēl, protams, tagad pēdējos 5 līdz 6 gados ir nedaudz uzlabojums, bet 2000. gados un 10. gadu sākumā, kad bija kaudze dažādi Eiropas Savienības naudas fondu pieejami un tā tālāk, tā izglītība, kā tika nodrošināta Latvijā vai ārvalstīs. Attiecīgi tas nodrošināja to, ka jaunie cilvēki bieži izvēlējās, ja bija pieejami finansējuma līdzekļi, ja bija iespēja, izvēlējās mācīties ārvalstīs, un jaunieši nemaz negrib braukt atpakaļ šodien atgriezties. Ja? Viņi meklēja iespēju palikt strādāt ārvalstīs. Un tā izglītības sistēma, es ļoti labi apzinos, teiksim, ir tā
virkne jaunatnes, kas ir sagatavota, tā kvalitāte, diemžēl, ļoti zema. Jo mums tā izglītība netika novērtēta. Ja? Jo man pašam bija iespēja studēt ASV, kur izglītības maksa ir 10 reižu augstāka nekā šeit Latvijā, bet tās prasības pret maniem bija tik augstas un tā kvalitāte tik augsta, ja? Pat tur izmācoties, tad tu saproti, kādu kvalitāti tas iegūst. Diemžēl mums tā izglītības kvalitāte ir bijusi ļoti, ļoti zema. Un vairāk es runāju arī par augstāko izglītību. Diemžēl. Un tas tagad viss atspoguļojās tajā spogulī, kas sasaistās ar tautsaimniecību. Atcerieties, es runāju to kapitāls un darba eltas burtiņš, ja? Tas darba kapitāla kvalitāte. Tas viss atspoguļojas šodien tajā produktivitāte un tā tālāk, un līdz ar to tas arī sasaistās ar, diemžēl, demografiskiem jautājumiem. Tas sasaistās ar migrācijas jautājumiem. Un tas, kas šodien, kad ir ķērušies, mēs risināsim demogrāfijas jautājumus, tas ir tāds, manuprāt, tas ir drusku kaut kur tāds populistiski, bet tā problēma ir, protams, mēs nevaram teikt, ka tās problēmas nav. Bet vai jūs ar kaut kādiem 10 miljoniem to atrisināsiet? Nē, jo te ir jārunā tiešām par atbalstu jaunām ģimenēm, bet nevis naudisku, bet kaut kādu praktisku. Plus vēl te jārunā tiešām ir par izglītību, Kā mēs izglītojam savu jaunatni un to kvalitāti. Kas rītdien strādās ar to kapitālu šeit darba tirgu, ja viņš strādās? Jā, paldies. Šīs te man tā kā ir skaidrs, bet es vienkārši jautājumu uzdevu tai kontekstā, ka mēs tomēr ejam uz vēlēšanām un, kā mēs zinām, valdības mainās un atbildību neviens neuzņemās un gribētos tomēr saprast, kuri ir tie cilvēki, kuri šo te salaida dēlī, jo mēs saprotam, ka problēmas jau ir bijušas sen un šīs šobrīd ir diezgan populistisks jautājums. Tādēļ man ievēlot valdību, gribētos tomēr zināt, kuri ir tie cilvēki, kuri pēc tam aizies, saņems lielās pensijas un dzīvos laimīgi, kamēr valsts ir vienkārši degradēta. Paldies, un man ir trešais jautājums. Tātad, Jā, trešais, jā. Tā. Un jā, jūs pieminējat vairāk kārtīgi, ka jūs esat pret pensiju reformām, izdienas pensiju reformām, bet jūs esat tieši par to pārskatīšanu. Vai tie, kuri būs atbildīgi par šīm te reformām saucamajām, vai viņi arī tāpat skatās uz šo jautājumu kā jūs, vai tas viss notiks tā kā viņi izdomās? Viss tas no mans, paldies. Par to, kurš ir atbildīgs, nav atbildīgs, ziniet, grūti pateikt, kaut kur es saku, visi ir atbildīgi. Ja? Kā es minēju, sākot no izglītības ministrijas, pārējot labklājības, ekonomikas, finanšu ministru kabinets, par to Saeima, no visiem jau varētu prasīt. Ja? Un tad kad mēs prasām, kas tad ir valsts, tiem esam visi mēs kopā, ja? Kas esam arī ievēlējuši šos cilvēkus. Ja? Un tāpēc tā nevar personīgi to pateikt. Bet tā problēma ir, bet to problēmu es redzēju, ziniet, kur mans skatījums tāds, ka nodarbinātības jautājums risināja labklājības ministrija, kur pēc būtības vajadzēja risināt ekonomikas ministrijai. Jo ekonomikas ministrija risināja kaut kādus tur lielus, milzīgus projektus, kuri tā arī nav izpildījušies, un tas visvairāk palicis tādā runāšanas līmenī nekā izpildes līmenī. Kā pieņemsim piesauktais šis manis valsts uzņēmumu laišanu kapitāla tirgu. 8% no IKP. Par to mēs runājam 5 gadu atpakaļ, nenosaucot premjerus, ekonomikas, finanšu un kādus ministrus, kas tajā laikā bija. Šodien tas pat 0,5% nav sasniedzis. Ja? Mēs tikai par to runājam un neizpildam attiecīgi. Ja? Un tāpēc šeit runāt, kurš ir vai nav atbildīgs, ir grūti runāt. Runāt par izdienas pensijām, kurš būs un nebūs atbildīgs. Es nezinu, kur Linda pieminēja, kad ir diskusija valsts kancelējā par šo bijusi. Ja? Vai tur cilvēki iedziļinās sociāli, ekonomiski risina to, vai vienkārši kaut kā fiskālā telpā to skatās? Tās ir divas dažādas lietas. Ja? Jo no ekonomika mēs nevaram vienkārši skatīties ar nodokļu prizmu. Mēs nevaram skatīties ar fiskālās politikas prizmu. Tas ir nedaudz plašāks jautājums, skatoties uz to schēmu, jo jūs atcerieties par tautsaimniecības attīstību. Vai cilvēki dzird manu viedokli vai nē, diemžēl, tur ir pārāk daudz gudru cilvēku, kā viņi uzskata, un tur paši pieņem lēmumus, un diemžēl nevienmēr konsultējās ar zinātni, pieņemot lēmumus no tāda sociāla ekonomiskas analīzes pamatā.
vairāk tas ir fiskālās telpas ietvaros tiek pieņemts lēmums. Jā, varbūt papildinot par izdienas pensijām un par lēmumu ministru kabinetā, tas, kas tiek pārskatīts, tad arī tā informācija, kas ir izskanējusi, ir par to, ka tiks ievērots tiesiskās paļāvības princips. Tas nozīmē, ka tas neatiektos uz tiem, kas ir jau šobrīd sistēmā. Tā kā līdz ar to tas visticamākais arī neskartu pašreizējos, piemēram, Nacionālā baleta un operas tātad darbiniekus. Jā, bet ir pulkstens 12. Mēs esam pietuvojušies tā kā webināra beigām. Varbūt tās ir vēl kāds, tiešām tāds ļoti svarīgs jautājums, kuru mēs neesam izrunājuši. No manas puses. Nē, es jautāju dalībniekiem, jā, vai dalībniekiem ir kāds vēl būtisks jautājums. Ja nē, es domāju, tad jūs vienmēr varat arī aktualizēt savus jautājumus, sūtot arī jautājumus uz Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienību, un tad mēs tālāk mūsu iespēju un kompetences robežās atbildēsim uz jums svarīgajiem jautājumiem, un ja būs arī tā kā pieprasījums, mēs arī sazināsimies arī ar Edgaru Voļski, un es domāju, ka arī viņš, kā saka, varēs arī palīdzēt mums atbildēt uz jautājumiem. Jā, un mēs ceram, ka būs arī pieejama prezentācija. Jā, es jums, Linda, nosūtīšu, un jūs ar klātesošiem noteikti dalieties, jo šo esmu līdzīgu prezentāciju daudzās publiskās vietās prezentējis, arī vairākās valstīs. Jā. Labi, tad saku vēlreiz paldies un visiem priecīgus svētkus nākamnedēļ. Un lai saulains laiks ir beidzot. Jā, Jānai vēl pacelta roka. Nē, tie ir aplausi. Jā, tad viss, paldies. Labi, paldies klātesošiem, un tad uz jaunām tikšanām. Jā. Kad jautājumi noteikti griežaties pēc palīdzības. Paldies. Paldies.